Pepiju apciemo smalks viesis. Kādā vasaras vakarā Pepija, Tomijs un Annika sēdēja uz Pepijas verandas kāpnēm un ēda zemenes, ko viņi šīs pašas dienas priekšpusdienā bija salasījuši. Bija mīlīgs vakars ar putnu vīterošanu un puķu smaržām un zemenēm. Viss dvesa mieru, bērni ēda gandrīz klusēdami. Tomijs un Annika domāja, cik lieliski, ka iestājusies vasara un paliek vēl ilgs laiks līdz skolas sākumam. Ko domā Pepija? Nav tik viegli zināt. Pepī, nu jau tu saurupmājā vistas kāji, esi nodzīvojusi veselu gadu. Annika ierunājās un saspieda Pepijas roku. Jā, laiks aizrit un cilvēks kļūst vecāks, Pepija atteica. Rudenī man apritēs 10 gadi. Tad jau labākās dienas būs aiz muguras. Kā tu domā, vai dzīvos te vienmēr? Es gribēju sacīt, kamēr izaugsi liela un kļūsi jūras laupītājs, Tomijs vaicāja. Kas to lai zina? Pepija atteica. Es taču domāju, ka tētuks mūžam nepaliks uz tās Neiģeru salas. Tiklīdz viņš uzbūvēs jaunu kuģi, tā atbrauks man pakaļ. Tomijs un Annika nopūtās. Pēkšņi Pepija apsēdās uz kāpnēm taisna kā miets. Skatāties, tur jau viņš nāk! Viņi izsaucās un rādīja uz vārtiņiem. Ar 3 lēcieniem viņi atradās pie vārtiņiem. Tomijs un Annika šaubīdamies viņai sekoja. Tieši tā, lai redzētu, ka viņa metas ap kaklu kādam ļoti resnam tēvocim ar sarkanām apcirptām mūsām un zilām jūrnieka biksēm kājās. Tētu Kefraim! Pepija kliedza un karādamās resnā vīra kaklā dedzīgi tirināja kājas tā, ka lielās kurpes nokrita. Tētu Kefraim, kā tu esi izaudzis! Pepilota Viktuālija Rulgardina Krīsminta Efraima meita Garzeķe, mans mīļotais bērns, es nulli gribēju sacīt, ka izaugusi esi tu. To es zināju, tāpēc jau arī teicu to pirmā. Pepija atrauca. Manu mazulīt, vai tu vēl joprojām esi tikpat stipra? Vēl stiprāka, Pepija atteica. Vai lauzīsimies? Lai notiek, tētuks Efraims atbildēja. Dārzā atradās galds un uz tā apsēdās Pepija un viņas tēvs, lai laustos, un Tomijs un Annika uz viņiem noraudzījās. Pasaulē bija tikai viens cilvēks tikpat stiprs kā Pepija, un tas bija viņas tēvs. Tur nu viņi sēdēja un lauzās no visa spēka, bet nevienam nelaimējās uzvarēt. Beidzot kapteiņa Garzeķa roka mazliet nodrebēja un Pepija sacīja. Kad man būs 10 gadu, tad es tevi nolikšu uz lapstiņām, tētuka Efraim. Arī tētukam Efraimam tā likās. Bet, mīļā pasaulīt, es taču aizmirsīju jūs iepazīstināt. Šīs te ir Tomijs, un tā ir Annika, un tas mans tētuks, kapteinis un viņa majestāte Efraims Garzeķe. Jā, jo tu taču esi Neiģeru karalis, vai ne? Tieši tā, kapteinis Garzeķe atbildēja. Esmu Kurrekurdu tiešu Neiģeru karalis uz kādas salas, ko sauc par Kurrekurdetus salu. Es tur aizpeldēju pēc tam, kad man iepūta jūrā. Tu taču atceries? Nu kā tādu atceros gan? Es visu laiku zināju, ka tu neesi noslīcis, Pepija sacīja. Kur nu noslīgt? Tas man tikpat grūti, kā kamielim izlīst caur adatas aci. Es peldu uz saviem taukiem. Tomijs un Annika brīnīdamies raudzījās uz kapteini Garzeķi. Kāpēc jums tēvocīt nav Neiģeru drēbes mugurā? Tomijs vaicāja. Tās man ir te somā, kapteinis Garzeķi atbildēja. Vēls tās mugurā, gribu savu tētuku redzēt karaļu rotā, Pepija kliedza. Tad viņi visi iegāja virtuvē un kapteinis Garzeķi pazuda Pepijas guļamistabā, un bērni gaidīdami apsēdās uz malkas kastes. Tieši kā teātrī, Annika gaidu pilnā balsī čukstēja, un tad pām! Durvis atvērās, un tur stāvēja Neiģeru karalis. Ap vidukli viņam bija lūku bruņči, galvā zelta kronis un ap kaklu karājās gara kakla virtene. Vienā rokā viņš turēja šķēpu un otrā vairogu. Tas arī bija viss. Ak jā, zem lūku bruņčiem bija redzams 2 resnas spalvainas kājas, rotētas ar zelta riņķiem ap potītēm.
Ussam, kussor, mussor, filibussor, kapteinis Garzeki teica, draudīgi savilkdams uzacis. Ai, viņš runā neģeru valodā, Tomijs jūsmīgi izsaucās. Ko tas nozīmē, tēvots Efraim? Tas nozīmē, drebiet mani ienaidniekiem. Paklau, tētuk Efraim, vai neģeri nebija pārsteigti, ka tu izpeldēji viņu salas krastā? Pepija vaicā. Jā, gan briesmīgi pārsteigti. Kapteinis Garziķis sacīja. Sākumā viņi gribēja mani apēst, bet, kad es ar plikām rokām biju nolauzis palmu, viņiem iešāvās prātā labāka doma, un viņi nolēma iecelt mani par karali. Tād priekšpusdienās es valdīju un pēcpusdienās būvēju sev kuģi. Bija vajadzīgs ilgs laiks, lai to pabeigtu, jo es strādāju viens pats. Tas bija tikai neliels buru kuģis. Kad kuģis bija gatavs, es teicu neģeriem, ka uz neilgu laiku viņus pametīšu, bet drīz atgriezīšos, un man līdzi būs princese, kuru sauc par Pepilotu. Tad viņi sita pa saviem vairogiem un kliedza ussum plusur. Ko tas nozīmē? Annika jautāja. Tas nozīmē brāvo, brāvo. Neveselas 2 nedēļas es valdīju pamatīgi tā, lai pietiktu tam laikam, kad būšu projām. Un tad es pacēlu buras un laidos jūrā, un neģeri kliedza ussam kurā, un tas nozīmē gaidīsim tevi atpakaļ resnais baltais virsaiti. Pēc tam es devos tieši uz Surabaju. Kā jūs domājat, ko es ieraudzīju pašu pirmo, kad izkāpu krastā? Jā, savu veco godīgo Šonneri Draiskuli un savu veco godīgo Frīdolfu, kas stāvēja pie margām un no visa spēka māja man. Frīdolf, es teicu, nu es pats pārņemu vadību. Ai, kapteini, viņš atbildēja, un tā es darīju. Visi vecie matroži ir tie paši, un tagad Draiskules vilnu lejā ostā, tu vari aiziet un apsveikt visus savus vecos draugus, Pepī. Pepija tā priecājās, ka nometās uz virtuves galda ar galvu uz leju un tirināja kājas. Bet Tomijs un Annika neko nevarēja darīt. Viņi jutās mazliet apbēdināti. Bija tieši tā, it kā viņam gribētu atņemt Pepiju, tā viņam šķita. Tagad mēs dzīrosim tā, ka trīsēs visas savrupmājā, Pepija izsaucās, kad atkal bija nostājusies uz kājām. Tad viņa uzklāja varenas vakariņas, visi apsēdās pie virtuves galda un mielojās. Pepija stuķē mutē 3 cieti novārītas olas ar visām čaumalām. Lāgu lāgiem viņa iekoda tēvam ausī aiz liela prieka, ka viņš pārbraucis. Nilsona kungs, kas bija gulējis, piepaši pietraucās pie galda un ieraudzījis kapteini Garzeķi aiz pārsteiguma berzēja acis. Nepaskat, te jau arī Nilsona kungs, kapteinis Garzeķi teica. Jā, un man ir vēl vairāk mailopu, vari man ticēt, Pepija paskaidroja. Izgāja ārā un ievada zirgu, kas arī dabūja vienu cietu olu, ko graust. Kapteinis Garzeķi ļoti priecājās, ka meita tik jauki iekārtojusies savrupmājā vistas kāja. Viņš priecājās arī par to, ka viņai līdzi bijusi soma ar zelta naudu un viņai nebija jācieš trūkums tēva prombūtnes laikā. Kad viņi bija paēduši, kapteinis Garzeķi izvilka no somas burvju bungas, tādas, pa kurām mēdza sist neģeris arī kotimidējas un upursvētkus. Kapteinis Garzeķi nosēdās uz grīdas un sāka sist bungas. To skaņa bija dobja un dīvaina, pavisam citāda nekā Tomijs un Annika līdz šim bija dzirdējuši. Pa neģeru modei, Tomijs paskaidroja Annikai. Pepija novilka lielās kurpes un vienā zeķēs dejoja kādu dīvainu deju. Tad karalis Efraims dejoja mežonīgo deju, ko bija iemācījies Kurrekurdetas salā. Viņš vicināja šķēpu un nevaldāmi žestikulēja ar vairogu, un viņa basās kājas spēcīgi mīdījās. Pepija iekliedzās. Pielūko, ka nesabrūk virtuves grīda! Nekas, kapteinis Garzeķi atbildēja un virpuļoja vien tālāk. Tagad tu kļūsi neģeru princesē, mana sirdsmīļā meitiņ! Tad Pepija pietrūkās kājās un dejoja ar tēvu. Viņi grozījās viens pret otru un gaudoja un kliedza un lāgiem tik augstu palēcās, ka Tomijam un Annikai galva reiba no skatīšanās. Laikam tas pats notika ar Nilsonu kungu, jo viņš visu laiku sēdēja, aizspiedis ar rokām acis. Pamazām deja vērtās laušanās cīņā. Kapteinis Garzeķi tā pasvieda meitu, ka tā uzlidoja uz cepuru plaukta, bet tur viņa ilgi nepalika. Ieaurodamās viņa taisīja varenu lēcienu un uzlēca tieši virsū tētukam. Pēc mirkļa viņa tēvu tā pasvieda, ka viņš ar galvu ielidoja tieši malkas kastē. Viņa resnās kājas slējās stāvus gaisā.
Viņš pats vairs nevarēja piecelties padaļai tāpēc, ka bija resns un padaļai tāpēc, ka briesmīgi smējās. Malkas grēdā dārdē gluži kā pērkona grandi. Pepijas atvēra tēva kājas, lai palīdzētu viņam piecelties, bet tad likās viņš aiz smiekliem nosmaks. Viņš bija briesmīgi kutelīgs. Kili nekutini mani, viņš vaidēja. Svied mani jūrā vai pa logu dārzā vienalga, kur tikai nekutini manas kājas. Viņš tā smējās, ka Tomijs un Annika baidījās vai nesagrūs malkas kaste. Beidzot viņam palaimējās izķiproties no kastes, bet tiklīdz viņš bija uz kājām, tās atvēra Pepiju un aizsvieda šķērsām pāri virtuvei. Viņa uzkrita ar seju uz soderējām klātās plīts. Te nu tiešām ir īsta neģera princese, viņa sajūsmināta sauca, pagriezusi pret Tomiju un Anniku ogļu melno sēņu. Tad viņa no jauna iekliedzās un metās uz tēvu. Viņi tā daudzīja pa tēva lūku brunčiem, ka lūki lidoja pa visu virtuvi, no galvas nogāzās zelta kronis un aizripoja zem galda. Beidzot Pepija laimējās nogāzt tēvu uz grīdas, un viņa uzsēdās tam virsū. Vai atzīsties, ka esi uzvarēts? Jā, es esmu uzvarēts, kapteinis Garzeki sacīja. Tad viņi abi smējās tā, ka ritēja asaras. Pepija pavisam viegli iekoda tēvam degunā, un viņš teica, tādu līksmīgu neesmu pieredzējis kopš tās reizes, kad mēs abi tīrījām jūrnieku krogu Singapūrā. Viņš palīda zem galda un paņēma kroni. Ak, to vajadzēja redzēt, kurra tiešiem, viņš sacīja, ka valsts regālie guļ saurupmājā vistas kāja zem galda. Viņš uzlika galvā kroni un sakārtoja lūku brunčus, kas bija kļuvuši gluži plāni. Tie tev, protams, būs jāsūta uz dēļu lāpīšanas salonu, Pepija aizrādīja. Jā, bet tas joks ir tā vērts, kapteinis Garzeki atteica. Viņš apsēdās uz grīdas un notrausa no pieres sviedrus. Paklau, Pepija, mīļo bērniņ, vai tagad tu vēl melo? Protams, ja man iznāk laiks, bet tas nenotiek bieži, Pepija pieticīgi atbildēja. Bet kā tad ar tevi pašu? Arī tu melošanā nebija uz mutes kritis. Jā, es mēdzu neģeriem mazliet pamelot sestdienas vakaros, ja viņi nedēļas laikā bija uzvedušies kārtīgi. Mēs mēdzām sarīkot tādu mazu melošanas vakaru ar dziesmām un bungu skaņām un lapu dejām. Jo sliktāk es meloju, jo stiprāk viņi sita bungas. Ak, šitā! Man nav neviena, kas sistu bungas, Pepija sūrojās. Es šeit staigāju vientulībā un meloju pati sev, kā ausis svilst, bet nav neviena, kas to dzirdētu un spēlētu kaut vai uz matu sukas. Nu pat kādā vakarā, kad bija apgulusies, un sev stāstīja par kādu teļu, kas protaisīt mežģīnas un rāpties kokā, un iedomājies, es pati tam noticēju. Vai tā nav lieliska melošana, bez sist uz bungām? Ak, nav neviena, kas to darītu. Labi, tad to darīšu es, kapteinis Garzeki apsolījās. Un viņš sita bungas lieliski un ilgi par godu savai meitai, un Pepija, kas sēdēja viņam klēpī, piespieda sodrajam klāto vaigu pie viņa vaiga, un tēvs kļuva tāds pats melns kā meita. Annika stāvēja kaut ko pārdomādama. Viņa lāgā nezināja, vai būs pareizi to sacīt, bet viņa nevarēja nerunāt. Melot ir neglīti, tā saka mana māmiņa, viņa aizrādīja. Vai kāda tu esi muļķe? Tomijs izsaucās, Pepija taču nemelo no tiesas, bet tikai izliekas. Viņa visu izdomā, vai saproti tu muļķīte? Pepija domīgi vērās Tomijā. Lākiem tu runā tik gudri, ka baidos, ka no tevis iznāks kaut kas dižens, viņa sacīja. Bija vakars, Tomijam un Annikai vajadzēja iet uz mājām. Diena bija bagāta notikumiem un bija tik jauki redzēt īstenu dzīvu neģeru karali. Un skaidrs, ka Pepija bija līksmi, kā atbraucis viņas tēvs, bet tomēr, kad Tomijs un Annika bija apgūlušies, viņi netērzēja, kā to parasti mēdza darīt. Bērnistabā valdīja klusums. Piepeši bija dzirdama nopūta. Nopūtās Tomijs. Pēc maza brītiņa atskanēja vēl viena nopūta. Šoreiz nopūtās Annika. Kāpēc tu guli un nopūties? Tomijs saīdzis vaicāja, bet atbildi viņš nesaņēma, jo Annika bija palīdusi zem segas un raudāja. Pepija rīko atvadu dzīres. Kad Tomijs un Annika
Nākamajā rītā iespraucās pa saurupmājas vistas kāja virtuves durvīm, mājā skanēja šausmīgi krācieni. Kapteinis Garzeķe vēl nebija atmodies, bet Pepija stāvēja virtuves vidū un noņēmās ar rīta vingrošanu. Viņa tieši taisīja 15. voltižēšanu, kad Tomijs un Annika viņu pārtrauca. Ak, jā! Tagad, kad mana nākotne ir nodrošināta, Pepija sacīja, es būšu nēģeru princese. Pusgadu būšu nēģeru princese un pusgadu burāšu ar draiskuli pa visām pasaules jūrām. Tētuks domā, ja viņš pusgadu kārtīgi pārvalda kurdetu tas salas nēģerus, tad otru pusgadu viņa var iztikt bez valdīšanas. Jo, saprotiet, vecam jūras vilkam vāgu vāgiem nepieciešams just zem kājām kuģa klāju. Bez tam viņam taču ir jādomā arī par manu audzināšanu. Lai es dienās kļūtu par kārtīgu jūras laupītāju, man neklājas dzīvot tikai galma dzīvi vien. Tas padara cilvēku mīkšķaulīgu, tā saka mans tētuks. Un saurupmāja vistas kāja tu vēl kādreiz iegriezīsies? Tomijs pārvērstā balsī vaicāja. Jā, kad mēs būsim pensionāri, Pepija atteica. Tāpēc gadiem 50, 60. Tad mēs rotaļāsimies un priecāsimies, vai dzirdat? Šie solījumi ne Tomiju, ne Anniku neapmierināja. Un tomēr padomā tikai nēģeru princese, Pepija sapņēni sacīja. Daudziem bērniem tas nav vēlēts, un es būšu smalka princese. Auzīs man būs riņķi un mazliet lielāks riņķis nāsīs. Un kas tev vēl būs? Annika vaicāja. It nekas vairāk, pat ne nieciņa vairāk, bet man būs nēģeris, kas man katru rītu nospodrinās ar zābaku smēru, un es būšu tikpat melna kā citi kurda tieši. Es tikai vakaros nostāšos ārā aiz durvīm, tad, kad tur izliek kurpes. Tomijs un Annika pūlējās iedomāties, kā Pepija izskatīsies. Vai tu domā, ka melnā krāsa labi piestāvēs taviem sarkanajiem matiem? Annika šaubīdamās sacīja. To jau redzēs, citādi matus var nokrāsot zaļus. Viņa jūsmīgi nopūtās. Princese Pepilota, cik lieliska dzīve, tāds krāšņums, un kā es dejošu. Princese Pepilota dejo sārtā gaismā bungām rībot. Padomājiet, kā skanēs mans deguna riņķis. Kad tu aizbrauksi? Tomijs vaicāja. Viņa balss skanēja kā ierūsējusi. Draiskuli pacels enkuru rīt, Pepija atbildēja. Visi 3 bērni kādu brīdi klusēja. Šķita vairāk nebija ko sacīt. Beidzot Pepija iztaisīja jaunu voltižēšanu un teica. Bet šovakar te saurupmājā vistas kāja tiks rīkots atvadu mielasts. Atvadu mielasts. Vairāk es nekā neteikšu. Visi, kas vēlas atnākt un pateikt man ar dievas, ir sirsnīgi aicināti. Ziņa par to gluži kā pērkona grāviens izplatījās mazītiņās pilsētiņas bērnu vidū. Pepija Garzeķe aizbrauks no mūsu pilsētas, un šovakar viņas savrupmājā vistas kāja rīko atvadu mielastu. Tur var ierasties ik viens, kas tikai vēlas. Un to, kas vēlas, bija daudz, noteiktāk sakot 34 bērni. Tomijs un Annika bija izlūgušies savai māmiņai palikt tur tik ilgi, cik paši vēlēsies. Un viņu māmiņa saprata, ka tas tiešām ir nepieciešams. Tomijs un Annika nekad neizmirsīs to vakaru, kad Pepija rīkoja atvadu mielastu. Bija brīnumainis, silts un skaists vasaras vakars, kad cilvēks pats sev var sacīt, tāda ir vasara. Rozes Pepijas dārzņā liesmoja un smaržoja. Sirmie koki šalca tik noslēpmaini, ja vien. Tomijs un Annika nevēlējās šo domu izdomāt līdz galam. Visi bērni, paņēmuši māla dzeguzītes, soļoja pa saurupmājas vistas kāja, dārza celiņu un jautri pūta. Tomijs un Annika gāja paši pirmie. Kad viņi bija pienākuši pie verandas kāpnēm, durvis atvērās un parādījās Pepija. Viņas mūsēnajā seiņā spulgoja acis. Esiet sveicināti man vienkāršajā mājoklī, viņa teica, paplesdama rokas. Annika vērīgi noraudzījās Pepijā, lai atcerētos, kā viņa izskatās. Nemūžam viņa neaizmirsīs Pepiju ar tās sarkanajām bizītēm, līksmo smaidu un lielajām melnajām kurpēm kājās. Attālāk bija dzirdami dobju bungurībieni.
Kapteinis Garzeķis sēdēja virtuvē, iespiedis starp ceļiem nēģeru bungas. Arī šodien viņam bija mugurā nēģeru drēbes. Pepija to īpaši bija viņam palūgusi. Viņa taču saprata, ka visi bērni labprāt vēlēsies redzēt dzīvu nēģeru karali. Virtuve bija kā piebāzta ar bērniem, kas stāvēja ap karali Efraimu un lūkojās viņā. Un Annika domāja, cik labi, ka nav sanākuši vairāk bērnu, jo tad viņiem pietrūktu telpas. Tieši tajā brīdī dārzā atskanēja harmonikas. Tur nāca visa Draiskulas komanda ar Frīdolfu priekšgalā. Pepija dienā bija aizgājusi uz ostu apsveikt draugus un ielūgusi viņus atvadu mīlestā. Tagad viņa pieskrēja pie Frīdolfa un tā spieda viņu, ka puiša seja metās zila. Tad Pepija viņu palaida vaļā un sauca: Mūziku! Mūziku! Un tad Frīdolfs spēlēja harmonikas, karalis Efraims rībināja bungas un visi bērni pūta māla dzeguzītes. Uz malkas kastes bija uzlikts dēlis, uz tā garās rindās stāvēja limonādes pudeles. Uz lielā virtuves galda bija noliktas 15 tortes, un uz plīca atradās milzīgs katls ar desām. Karalis Efraims paķēra 8 desas, visi seko viņa piemēram, un drīz vien virtuvē nebija dzirdama cita skaņa, kā tikai šmakstināšana, kāda rodas ēdot desas. Pēc tam ik viens varēja ņemt tik daudz putu krēma tortes, cik vēlējās, un tāpat dzert limonādi. Virtuvē bija mazliet pa šauru, un sabiedrība izklīda verandā un dārzā, tā, ka nokrēslī visapkārt balti zaigoja putu tortes gabaliņi. Kad visi bija krietni paēduši, Tomijs ieteica rotaļāties visi dara tā, lai nokradītu desas un torti lejup. Pepija šo rotaļu lāgā nezināja, un Tomijs viņai paskaidroja, ka viens būs Džonijs un visiem jādara tas pats, ko darīs Džonijs. Lai iet, rotaļa liekas gluži laba, un vislabākais, ja Džonijs būtu es, Pepija izlēma. Viņa tūliņ rāpās augšā uz veļas ruļļa būdas jumta. Vispirms bija jāuzrāpjas uz dārza žoga, un tad ar vēderu varēja uzmesties uz jumta. Pepija, Tomijs un Annika to jau bija darījuši daudz reižu, tāpēc viņiem tas nesagādāja nekādu grūtību. Taču citiem bērniem tas likās diezgan grūti. Draiskules matroži, protams, jau bija pieraduši kāplēt pa mastiem, tāpēc arī viņiem tā bija nieka lieta. Kapteinim Garzeķim gan gāja mazliet grūtāk, jo viņš bija aplam resns. Turklāt viņš sapinās savos lūku brunčos. Kad beidzot nokļuva uz jumta, viņš smagi sēca. Šie lūku brunči vairs nekad nebūs tādi, kādi bijuši, viņš drūmi noteica. No jumta Pepija nolēca zemē. Daži mazākie bērni baidījās to darīt, bet Frīdolfs bija tik jauks un viņus nocēla. Viņš nocēla visus, kas neuzdrīkstējās nolēt. Tad Pepija mauriņā apmeta 6 kūleņus. Visi bērni darīja tāpat, bet kapteinis Garzeķis sacīja: Lai kāds piepalīdz man no mugurpuses, citādi es to nepaveikšu. To darīja Pepija. Viņa tik spēcīgi pagrūda tētuku, ka viņš iesācis vairs nespēja beigt kūleņot, un 6 kūleņu vietā apmeta 14. Pēc tam Pepija uzbraucās pa kāpnēm verandā, izkāpa ārā pa logu un tik plati paplata kājas, ka nokļuva uz kāpnēm, kas stāv ārpusē. Žigli viņa uzšāvās augšā pa kāpnēm, uzrāpās uz savrupmājas vistas kāju jumta, uzlēca uz dūmeņa, apstājas uz vienas kājas un iedziedās kā gailis. Tad metās ar galvu lejup uz koka, kas atradās pie mājas kores, noslīdēs zemē, iešāvās malkas šķūnītī, paķēra cirvi un sacirta sienā vienu dēli. Izspraucās pa šauro spraugu, uzlēca atkal uz dārza žoga, balansēja pa to 50 metru, uzrāpās ozolā un apsēdās tā augstajā galotnē atpūsties. Ārā pie savrupmājas vistas kāja bija sapulcējušies krietni daudz cilvēku, un mājās pārgājuši stāstīja, kā redzējuši kādu nēģeru karali, kas stāvēs uz savrupmājas vista kāja dūmeņa, uz vienas kājas un saucas kikirigū, un tas atbalsojies tālu visapkārt, taču neviens pats šim stāstam neticēja. Kad kapteinis Garzeķi gribēja izspraukties pa malkas šķūnīšu šauro spraugu, notika tas, kam bija jānotiek. Viņš iesprūda un netika no uz priekšu un atpakaļ. Tāpēc rotaļu vajadzēja pārtraukt, un visi bērni sapulcējās, lai noraudzītos, kā Frīdolfs izzāģēja kapteini Garzeķi no sienas. Tā, gan bija jautra rotaļa, kapteinis Garzeķis sacīja, kad tika atbrīvots. Bet ko mēs tagad izdomāsim?
Senajās dienās kapteinis un Pepija mēdz sīkstēties, kurš no abiem būs stiprāks, Fridolfs sacīja. To noskatīties bija varen jauki. To nemaz nav muļķīgi iedoma, kapteinis Garziķi atbildēja. Tikai tagad par nelaimi man meita kļūst stiprāk pa mani. Tomijs stāvēja cieši blakām Pepijai. Pepī, viņš čukstēja. Es tā baidījos, ka rotaļauties visi dara tā, tu ielidīsi ozola stumbrā, kur mēs mēdzām slēpties. Negribu, ka to vietu zinātu vēl kāds cits, kaut arī mēs nekad vairs tur nelīstu. Nē, tas ir mūsu noslēpums, Pepija piekrita. Viņas tētuks bija sadabūjis dzelzs stieni, viņš to pārlauza pušu, it kā tas būtu no vaska. Pepija paņēma citu dzelzs stieni un darīja tāpat. Nē, vai zini, ar šādām blējām es uzjautrinājos, kad gulēju šūpulī, lai kaut kā nosistu laiku, Pepija sacīja. Tad kapteinis Garziķi izcēla virtuves durvis. Fridolfam un vēl 7 matrožiem vajadzēja nostāties uz durvīm, un kapteinis Garziķi pacēla durvis un atnesa tās 10 reižu apkārt Mauriņam. Bija jau kļuvis gluži tumšs, un Pepija vietumis aizdedzināja lāpas, kas spīdēja tik jauki, mesdamas burvīgu mirdzumu pār dārzu. Nu, vai tu būsi beidzis? Viņa uzsauca tēvam, ka tas bija apstaigājis ap Mauriņu 10 reižu. Jā, tēvs bija beidzis. Tad Pepija uz virtuves durvīm uzveda zirgu, uzsēdināja tā mugurā Fridolfu un vēl 3 matrožus, un viņiem visiem 4 rokā bija pa 2 bērni. Fridolfs turēja Tomiju un Anniku. Tad Pepija pacēla durvis un nesa tās ap Mauriņu 25 reizes, un lāpu gaismā tas izskatījās varen jauki. Nudien, meitēn, to stiprāk pa mani, kapteinis Garziķi teica. Pēc tam visi apsēdās Mauriņā, Fridolfs spēlēja harmonikas un matroži dziedāja skaistas jūrnieku dziesmas. Pepija paņēma katrā rokā pa lāpai un sāka dejot trakulīgu deju. Svētki beidzās ar uguņošanu, Pepija meta raķetes un mākslīgās saules, tā, ka visa debesis švirkstēja. Anika sēdēja verandā un skatījās. Viss bija tik skaisti, tik brīnumaini. Rozes viņa nevarēja redzēt, taču tumsā jūta to smaržu. Cik viss būtu brīnišķīgi, ja vien. Annikai likās, viņas sirdī sažņauts kāda salta roka. Kā gan būs rītdien un visu vasaru? Un vienmēr. Savrupmājā vistas kāja vairs nebūs Pepijas, tur nebūs Nilsona kungu un verandā nestāvēs zirdziņš. Nekādas izjādas, nekāda izbrauciena kopā ar Pepiju. Nevienas jaukas stundas vakaros savrupmājā vistas kāja, neviena koka, kur aug limonāde. Jā, koks jau gan vēl tur būs, taču Annikai bija tāda noģida, ka tur vairs neaugs limonāde, kad Pepijas te nebūs. Ko lai rīts sadara Tomijs un Annika? Laikam gan spēlēs kroketu. Annika nopūtās. Svētki bija beigušies, visi bērni pateicās un atvadījās. Kapteinis Garziķi devās kopā ar matrožiem uz Draiskuli. Pēc viņa domām Pepija arī varēja iet viņam līdz, bet Pepija sacīja, ka viņa šo nakti vēl pārgulēšot savrupmājā vistas kāja. Rīt 10:00 mēs pacelsim menkuru, to iegaumē, kapteinis Garziķi aiziedams uzsauca, un tad bija palikuši tikai Pepija, Tomijs un Annika. Viņi sēdēja tumsā uz verandas kāpnēm pavisam klusi. Jūs taču varat atnākt te un rotaļāties, Pepija beidzot ieteicās. Atslēgus pakāšu uz naglas blakām durvīm. Jūs varat ņemt visu, kas atrodas atvilknēs. Un, ja es piesliešu kāpnes, jūs paši varēsiet nokāpt lejā ozola dobumā, lai gan tur varbūt vairs neaugs tik daudz limonādes. Nav vairs tas gada laiks. Nē, Pepī, mēs vairs te nenāksim, Tomijs nopietni sacīja. Ne mūžam, Annika piebilda, un sevī viņa nodomā, ka ejot garām savrupmāja vistas kāja, vienmēr aizvērs acis. Savrupmāja vistas kāja bez Pepijas, Annika atkal juta salto roku pie sirds. Pepija dodas uz kuģi. Pepija kārtīgi aizslēdza savrupmājas vistas kāja durvis. Atslēgu viņa pakarināja uz naglas blakām durvīm. Tad viņa nocēla no verandas zirgu, pēdējo reizi viņa to nocēla no verandas. Nilsona kungs jau sēdēja uz viņas pleca un izskatījās visai cienīgs. Viņš, protams, saprata, ka notiek kaut kas neparasts.
Jā, tad nu tas būtu viss, Pepija sacīja. Tomijs un Annika pamāja. Jā, tā jau nu ir. Pulkstens nav cik daudz. Mēs iesim kājām, tas aizņems vairāk laika, Pepija šķīrās. Tomijs un Annika atkal pamāja, taču nebilda ne vārda. Tā viņi sāka gājienu uz pilsētas pusi, uz ostu, uz Draiskuli. Zirgs varēja steberēt aiz viņiem, kā viņam tīk. Pepija pameta skatienu pār plecu uz saurupmā vistas kāju. Jauks ūķis, viņa sacīja, bez blūsām un visādā ziņā labs. Varbūt pat daudz labāks nekā to varēs teikt par neģeru būdu, kurā man būs jādzīvo. Tomijs un Annika neteica ne vārda. Ja manā neģeru māla būdā būs šausmīgi daudz blūsu, es tās pieradināšu, Pepija sacīja. Es tās salikšu cigāru kastē un spēlēšu ar tām pēdējais pāris ārā. Pie to kājiņām es piesiešu mazus pušķīšus un pašas uzticamākās un padevīgākās es nosaukšu par Tomiju un Anniku un naktīs tās gulēs kopā ar mani gultā. Pat šie vārdi nepadarīja Tomiju un Anniku runīgākus. Mīļo pasaulīt, kas tad jums noticis? Pepija saīgusi vaicāja. Teikšu, ka staigāt apkārt ilgu laiku un nerunāti bīstami. Ja mēli nelieto tā nokalst. Kādreiz Kalkutā es pazinu vienu krāsnes mūrnieku, kurš tikai klusē un klusē, nu tad arī notika, kam bija jānotiek. Reiz viņš man gribēja sacīt ar Dievu, mīļo Pepija, un laimīgu ceļu un pateicos par kopā pavadīto laiku, un vai jūs varat uzminēt, kas no tā iznāca? Vispirms viņš sāk šausmīgi vaipstīties, jo mutes saites bija ierūsējušas un muti vajadzēja ieziest mazliet ar šujam mašīnas eļļu. Tad beidzot atskanēja Es palogojos viņa mutē un iedomājieties, mēle tur gulē kā maza savītusi lapiņa, un kamēr vien viņš dzīvoja, citu viņš nevarēja izteikt kā Būtu briesmīgi, ja ar jums notiktu tāpat. Paklausīsimies, vai jūs varat izteikt labāk nekā šis krāsnes mūrnieks. Laimīgu ceļu, mīļā Pepija, un pateicos par kopā pavadīto laiku. Pamēģiniet, vai varēsit? Laimīgu ceļu, Pepija, un pateicos par kopā pavadīto laiku. Tomijs paklausīgi atbildēja. Paldies Dievam, Pepija sacīja. Jūs varat cilvēku nobaidīt. Ja jūs būtu teikuši, es nezinātu, ko tad darīt. Tur jau bija osta, un tajā atradās Draiskule. Kapteinis Garzeķis stāvēja uz klāju un izkliedza pavēles. Matroši šaudījās šurpu turpu, lai visu nokārtotu braucienam. Ostmalā bija sapulcējušies visi mazītiņās pilsētiņas iedzīvotāji un mājā ar Dievas Pepijai. Un te nu viņi nāca kopā ar Tomiju un Anniku un Zirgu un Nilsonu kungu. Turnā Pepija Garzeķei! Dodiet vietu Pepijai Garzeķei! Skanēja saucieni, un cilvēki pavirzījās sāņus dodami meitenei ceļu. Pepija māja un sveicināja pa labi un pa kreisi. Tad viņa paņēma zirgu un pārnesa to pāri steķiem. Nabaga dzīvnieks aizdomīgi glūnē uz visām pusēm, jo zirgiem braucieni ar kuģi nevisai patīk. Rauk, tur jau tu esi, mīļotais bērns! Kapteinis Garzeķis izsaucās un pārtrauca savas pavēles, lai apskautu Pepiju. Viņš piespieda meiteni pie krūtīm, un viņa abi apkampās tik cieši, ka nobrikšķēja kauliņi. Annika visu rītu bija staigājusi apkārt ar kamolu kaklā, un, kad viņa ieraudzīja, ka Pepija paceļ zirgu, kamols atraisījās. Piespiedusies pie preču kastes ostmalā, viņa ieraudājās. Sākumā klusi, bet tad aizvien stiprāk un stiprāk. Nekauts! Tomijs pikti izsaucās. Tu mūs padari smieklīgus visu cilvēku acīs. Taču pēc šiem vārdiem Annika tiešām ļāvās asaru plūdiem. Viņa trīsē raudās. Tomijs paspēra akmeni un tas aizvēlās un iekrita ūdenī. Patiesībā viņš šo akmeni gribēja uzsviest uz Draiskules. Šitais nožēlojamais kuģis, kas aizvedīs no viņiem Pepiju. Nu dien, ja neviens neredzētu, arī Tomijs labprāt mazliet ļautu vaļu asarām. Viņš paspēra vēl vienu akmeni. Tagad pa kuģi laipām prāzās Pepija. Viņa traucās pie Tomija un Annikas, paņēma abu bērnu rokas savējās. Atlikušas 10 minūtes, viņa teica. Tad Annika nometās uz preču kastes un raudāja tik ļoti, ka likās viņas sirds salūzīs. Te vairs nebija neviena akmens, ko Tomijs varētu paspert,
Viņš sakoda zobus un izskatījās briesmīgs. Ap Pepiju sapulcējās visi mazītiņās pilsētiņas bērni. Viņi paņēma savas māla dzeguzītes un nopūta viņa atvadu maršu. Nemaz nevar aprakstīt, cik skumji tas skanēja, jo bija gaužām žēlabains maršs. Annika raudāja tā, ka tikko turējās kājās. Tieši tad Tomiem ienāca prātā, ka viņš uzrakstīja Pepijai Ardievu dzejoli. Viņš izvilka papīru un sāka lasīt. Nelaime tikai, ka viņa balss tā trīsēja. Ardievu, Pepī, tu projām brauc ar augi, bet iegaumē te paliek tavi draugi, kas tevi ieslēguši savā sirdī uz visiem laikiem, vai dzirdi? Dziesma tiešām ar atskaņām, Pepija apmierināti teica. To es iemācīšos no galvas un skandēšu saviem kurre tieši vakaros, kad mēs sēdēsim pie ugunskura. No visām pusēm spiedās bērni pateikt Pepijai Ardievas. Pepija pacēla roku un tad iestājās klusums. Bērni, viņa sacīja, tagad es varēšu rotaļāties tikai ar maziem nēģeru bērniem. Grūti pateikt, kādus rotaļus mūs iepriecinās. Varbūt mēs spēlēsim sunīšus ar mežonīgiem degunražiem un šņāksim kā čūskas, vai jāsim uz ziloņiem un būdiņās priekšā kokosa palmā iekārsim šūpolis. Vienmēr mēs centīsimies kaut kā nosist laiku. Pepija brītiņu apklusa. Tomijs un Annika jūta, ka viņi ienīst šos nēģeru bērnus, ar kuriem Pepija turpmāk rotaļāsies. Bet, Pepija atsāka, varbūt pienāks kāda diena, lietus periodā laikā, kāda garlaicīga diena, kaut arī ir jautri skraidīt apkārt plikam, kad līst lietus, jo tad citur neko nevar iesākt, kā tikai izmirkt. Un labi izskrējušies, mēs varbūt ielīdīsim manā māla būdiņā, protams, ja visas būdiņas nebūs kļuvušas par putru, un tad mēs varēsim cept māla kūkas. Bet ja būdiņas nebūs kļuvušas mīkstas kā putra, mēs tajā apsēdīsimies nēģeru bērnu un es, un varbūt nēģeru bērni sacīs. Pepi, pastāsti kaut ko, un tad es viņiem stāstīšu par mazītiņu pilsētiņu, kas atrodas tālu pavisam citā pasaules malā, un par mazajiem baltajiem bērniem, kas tajā dzīvo. Jūs nemaz nevarat iedomāties, kādi jauki bērni tur dzīvo. Es viņiem teikšu, viņi ir balti kā mazi eņģelīši, un visa viņu miesa ir balta, izņemot kājas. Viņi pūš mēl dzeguzītes, un pats labākais prot reizes vienu. Un ko vēl lai viņiem saku? Ja mazie nēģeru bērni kļūs gluži izmisuši, ka viņi nemāk reizes vienu, ko lai es viņiem iesāku? Nu jā, ļaunākajā gadījumā es nojaukšu māla būtiņu, tad mēs cepsim māla kūkas, ieraksimies mālos līdz pat kaklam. Būtu jau traki jocīgi, ja es viņus nepiespiestu domāt par kaut ko citu, kā par reizes vienu. Pateicos jums visiem un ar Dievu! Tad bērni ar dzeguzītēm nopūta vēl skumjāku maršu. Pepī! Laiks nākt uz klājām, kapteinis Garzeķe sauca. Jā, kapteini, Pepija atteica. Viņa pievērsās Tomijam un Annikai un lūkojās uz viņiem. Cik jocīgas izskatās Pepijas acis, Tomijs domāja. Tieši tā bija izskatījusies Annikas māmiņa, kad Tomijs gauži saslima. Annika sēdēja uz nelielas preču kastes. Pepija viņus atvēra savās skavās. Ar Dievu, Annika! Ar Dievu, neraudi, viņa čukstēja. Annika apķērās Pepija ap kaklu un žēlabaini ieraudājās. Ar Dievu, Pepi, viņa šņukstēja. Tad Pepijas atvēra Tomija roku un cieti saspieda, un pēc tam aizšāvās uz laipām. Pār Tomija degunu noritēja liela asara. Viņš sakoda zobus, taču nekas nelīdzēja, noritēja vēl viena asara. Viņš satvēra Annikas roku un tā viņa tur stāvēja un ar skatieniem pavadīja Pepiju. Viņa varēja to saredzēt uz kuģa klāja, bet, ja jāraugās caur asaru plīvuru, viss kļūst maķenīt neskaidrs. Lai dzīvo Pepija Garzeķe! Cilvēki osmulā kliedza. Uzvelc laipas, Frīdolf! Kapteinis Garzeķe pavēlēja. Un Frīdolfs to darīja. Draiskula bija gatava doties uz svešām pasaules malām, bet tad... Nē, teitu, Efrēm, tas neiet, es to neizturēšu, Pepija izsaucās. Ko tad tu neizturēsi? Kapteinis Garzeķe brīnījās. Es nevaru izturēt, ja kā cilvēks Dieva zaļajā pasaulē manis labad bēdājas un raud. Vismazāk, ja to dara Tomijs un Annika. Izliec no jauna laipas, es palieku saurupmājā vistas kāja. Kapteinis Garzeķe laiciņu klusēja.
Dari kā zini, tā tu allažīs rīkosies, viņš beidzot teica. Pepija piekristama pamāja. Jā, tā es allažņus esmu rīkojusies, viņa klusu noteica. Un tad viņa atkal apskāvās. Pepija un viņas tēvs apskāvās tā, ka kauliņu nobrikšķēja. Un viņi vienojās, ka kapteinis Garzeķa ļoti bieži apmeklē savrupmāju vistas kāju. Lai nu kā, tētu Efrem, tomēr labāk, ja bērnam ir sava māja un viņam nav jāmētājas apkārt pa jūru un jādzīvo neģeru māla būdā, vai tā nav? Pepija prātoja. Tev taisnība kā allažī, mana meitiņa, kapteinis Garzeķa atteica. Skaidrs, ka labāk, ja tu dzīvo kārtīgā savrupmājā vistas kāja, tas, protams, maziem bērniem pats labākais. Tieši tā, tas ir absolūti labākais, ja mazi bērni dzīvo kārtīgu dzīvi. It īpaši, ja viņi paši to var nokārtot. Pepija piekrita. Pepija atvadījās no Draiskulas matrožiem un vēl pēdējo reizi cieši apskāva tētu Efraimu. Tad pacēla uz savām spēcīgajām rokām zirgu un aiznesa to pa laipām krastmalā. Pēc tam Draiskula pacēla buras. Bet pašā pēdējā brīdī kapteinis Garzeķa vēl kaut ko iedomājās. Pepī, tev vajag vairāk zelta naudas, ņem to, viņš kliedza. Un tad viņš svieda pret krastu somu ar zelta naudu. Bet Draiskula diemžēl jau bija aizbrauks pat tālu no krasta. Soma nesasniedza mērķi. Plunkšs! Tā noteica un nogrima jūrā. Caur cilvēku pūli nošalca nopūta. Bet tad atkal atskanēja plunkšs, un tur ienira Pepija. Pēc mirkļa viņa iznira, turēdama zobos somu. Viņa izkāpa krastā un norāva aļķis, kas bija aizķērušās aiz ausīm. Ha! Es atkal esmu bagāta kā trollis, viņa teica. Tomijs un Annika vēl nebija aptvēruši notikušo. Vaļajām mutēm viņi stāvēja un blenza uz Pepiju un zirgu un Nilsonu kungu un somu un Draiskuli, kas pilnās burās devās jūrā. Vai tu nes uz kuģa? Tomijs beidzot šaubīdamies vaicāja. Mini 3 reizes, Pepija atteica un izspieda ūdeni no biželēm. Pēc tam viņa uzcēla zirga mugurā Tomiju un Anniku un somu un Nilsonu kungu un tad uzlēca arī pati. Atpakaļ uz savrupmāju vistas kāja, viņa mīlīgā balsī sauca. Beidzot Tomijam un Annikai viss bija skaidrs. Tomiju pārņēma tāds prieks, ka viņš tūdēļ sāka dziedāt savu iemīļoto dziesmu. Zviedri nu jāja ar troksni un dipoņu! Annika bija tā noraudājusies, ka uzreiz nespēja rimties. Viņa joprojām elsoja, bet tās bija klusas, laimīgas elsas, kas drīz vien aprims. Viņas vidukli cieši bija aptvērusi Pepija, un tas iedvesa brīnumainu mieru. Ak, cik viss bija jauki! Ko mēs darīsim šodien, Pepī? Annika vaicāja, kad bija beigusi šņukstēt. Varbūt spēlēsim kroketu, Pepija atteica. Labprāt, Annika piekrita, jo viņa zināja, ka pat kroketa spēle ir pavisam citādi, ja tajā piedalās Pepija. Vai varbūt, Pepija vilcinādamās ierunājās. Visi bērni spiedās ap zirgu, lai dzirdētu, ko Pepija sacīs. Vai varbūt, viņa teica, varbūt aizjozīsim līdz upē un mācīsimies staigāt pa ūdeni? Pa ūdeni taču nevar staigāt, Tomijs atrauca. Nekas nav neiespējams, Pepija iebilda. Kubā es satiku kādu galdnieku, kas... Zirgs sāka rikšot, un bērni, kuri spiedās apkārt, vairs nevarēja sadzirdēt turpinājumu. Bet viņi stāvēja vēl ilgi un māja Pepija un viņas zirgam, kas auļos savrupmāja vistas kāja pusi. Drīz viņi varēja saredzēt tikai mazu punktiņu tālē. Beidzot, tas pavisam izgaisa. Pepija atrod kukarambu. Kādā rītā Tomijs un Annika kā parasti ietraucās Pepijas virtuvē un sauca labu rītu, taču atbildi viņi nesaņēma. Pepija sēdēja uz virtuves galda, lai pie viņa bija Nilsona kungs un uz lūpām laimīgs smaids. Labu rītu! Tomijs un Annika no jauna sacīja. Iedomājieties tikai! Pepija sapņaini teica. Iedomājieties, kā es to esmu atradusi! Tieši es un neviens cits! Ko tad tu esi atradusi? Tomijs un Annika prašņoja.
Viņu sitin nemaz nepārsteidza, ka Pepija kaut ko atradusi, jo to viņa darīja vienmēr. Tomēr viņa gribēja zināt, kas tas tāds ir. Ko tu atkal esi atradusi, Pepija? Jaunu vārdu! Pepija atteica un palūkojas uz Tomiju un Anniku tā, it kā viņus tikai tagad ieraudzītu. Jaunu žirgtu trauksmainu vārdu. Kādu vārdu? Tomijs jautāja. Lielisku vārdu, labāku par to neesmu dzirdējusi. Pepija atteica. Nu tad pasaki to. Annika lūdzās. Kukaramba! Pepija gavilēdam atrauca. Kukaramba? Ko tas nozīmē? Tomijs nerimās. Ko es to zinātu? Pepija sacīja. Zinu vienīgi to, ka putekļu sūcējs tas nenozīmē. Tomijs un Annika laiciņu pagudroja. Beidzot Annika sacīja. Bet ja tu nezini, ko tas nozīmē, tad taču tam nav nekādas vērtības. Nu jā, tieši tas jau man ir uztrauc. Pepija atbildēja. Nezinu, kurš bija pirmais, kas izdomā, ko nozīmē vārdi. Tomijs prātoja. Laikam gan kāds bārs vecu profesoru. Pepija atbildēja. Patiešām jāsaka, ka cilvēki ir jocīgi. Padomā tikai, kas viņiem ienāk prātā. Baļļa un ārkls un auklu un tam līdzīgi. Neviens prātīgs cilvēks nevar saprast, kur viņi šos nosaukums ķēruši. Bet kukaramba, tas patiesi ir labs vārds. Viņa neprātā nenāk izdomāt. Kāda laime, ka man tas iešāvās galvā, un gan es noskaidrošu, ko tas nozīmē. Un viņa atkal brītiņu pagudroja. Kukaramba, nezinu, varbūt tas ir zili krāsots karokāta augšgals. Viņa šaubīdamās teica. Zili krāsotu karokātu nemaz nav. Annika aizrādīja. Tā tev taisnība. Varbūt tā ir skaņa, kas rodas, kad mīcās pa dubļiem un dubļi iesprūst pirkstu starpās. Annika tūdaļ iebrida dubļos un bija dzirdama lieliska kukaramba. Pepija papurināja galvu. Nē, neder. Nu pat bija dzirdams lielisks pļumpis. Kukaramba te neder. Pepija paplūkāja matus. Šitas kļūst aizvien noslēpmaināks, bet, lai tas būtu kas būdams, es to noskaidrošu. Varbūt to var nopirkt veikalā? Nāciet, iesim un pavaicāsim. Tomijam un Annikai nebija nekādu iebildumu. Pepija aizgāja pie savas somas, kas bija pilna ar zelta naudu. Kukaramba, viņa sacīja. Šis vārds liekas dārgs. Labāk būs, ja paņemsim līdzi zelta naudu. Un to viņa darīja. Nilsona kungs kā parasti uzlēca uz Pepijas pleca, un viņa nocēla no verandas zirgu. Steidzīga lieta, viņa sacīja Tomijam un Annikai. Mēs jāsim, jo citādi, kad mēs tur nokļūsim, kukarambas varbūt vairs nebūs. Es nebrīnītos, ja birgermeisters būtu nopircis pēdējo gabalu. Kad zirgs ar Pepiju, Tomiju un Anniku uz muguras auļoja pa mazās pilsētņas ielām, pakavi tik skaļi dimdēja pa bruģa akmeņiem, ka to dzirdēja visu māju bērni. Viņi priecīgi traucās ārā, jo visi gaužām mīlēja Pepiju. Pepij, uz kurieni? Viņi sauca. Es pirkšu kukarambu. Pepija atteica, uz mirkli pieturējusi zirgu. Bērni aprāvās un izskatījās diezgan pārsteigti. Vai tas ir kas labs? Ievaicājās kāds mazs puisītis. Un kā vēl? Pepija atbildēja aplaizīdamās. Tas ir lielisks. Vismaz tā izklausās. Pie kādas konditorijas viņa apturēja zirgu un nocēla Tomiju un Anniku. Tad viņi iegāja veikalā. Es palūkšu vienu turzu kukarambas, bet te jābūt kraukšķīgai. Pepija sacīja. Kukaramba? Piemīlīgi jaunkundze aiz letas atbildēja. Tādas mums nav. Nē, tā jābūt. Te jābūt visos labi iekārtotos veikalos. Jā, bet šodien tā jau izbeigusies, jaunkundze atbildēja. Lai gan viņa nekad nebija dzirdējusi tādu vārdu, tomēr negribēja atzīt, ka viņas veikalā būtu sliktāk iekārtots nekā citi veikalā. Ai, vai jums tā bija? Pepija dedzīgi izsaucās. Mīļā, pasakiet, kā tā izskatās. Es savu mūžu neesmu redzējis kukarambu. Vai tās malas ir sarkanas? Tad piemīlīgā jaunkundze skaisti pietvīka un sacīja. Ak, es nemaz nezinu, kas tas ir. Mums vismaz tās nav. Pepija gaužām vīlusies gāja ārā pa durvīm. Tad man jātrauc tālāk. Bez kukarambas es mājās neatgriezīšos. Nākamais veikals bija dzelzslietu pārdotava. Pārdevējs laipni palocījās pret bērniem. Es gribētu nopirkt kukarambu, Pepija sacīja. Bet tai
jābūt vislabākai šķirnei. Tāda ir, ko var nogalināt lauvu. Pārdevējs izskatījās viltīgs. Palūkosim, Viņš teica un pakasīja aiz auss. palūkosim. Viņš paņēma nelielu dzelzs grāmatlīti un sniedza to Pepijai. Varbūt tas derēs? Viņš vaicāja. Pepija uzmeta viņam īknu skatienu. Tā taču ir tāda manta, ko profesors sauc par grābekli. Viņa aizrādīja. Bet es gribu pirkt kukarambu. Nemēģiniet mani apkrāpt. Mazu nevainīgu bērnu. Tad pārdevējs sāka smieties un teica. Diemžēl tādas mantas, kā tu teici, mums nav. Pavaicā šūšanas piedarumu veikalā tur stūra mājā. Šūšanas piedarumu veikals. Pepija murmināja, iznākusi kopā ar Tomiju un Anniku uz ielas. Cik es zinu, tur tās nav. Brīdi viņa izskatījās drūma, bet tad viņas seņa noskaidrojās. Varbūt galu galā kukaramba ir slimība. Viņa prātoja. Nāciet, aiziesim pie daktera. Annika zināja, kur dzīvo ārsts, jo viņai tur tika potēts. Pepija piezvanīja pie durvīm. Durvis atvēra medicīnas māsa. Nedrīkst runāt ar ārstu. Pepija vaicāja. Ļoti nopietnas gadījums, šausmīgs smaga slimība. Lūdzu, nāciet te. Medicīnas māsa aicināja. Kad bērni iegāja, ārsts sēdēja pie galda. Pepija devās viņam klāt, aizvēra acis un izkāra mēli. Kas tev kait? Ārsts vaicāja. Vai tas, ka esmu saslimusi ar kukarambu? Pepija atbildēja. Jo man niez visa miesa un guļot man acis uzreiz aizkrīt ciet. Dažreiz es žagojos, svētdien, kad biju izēdusi šķīvi zābaku smēres un pienu, jutos pavisam nelāgi. Es gribu, man ir laba, bet ēdiens bieži iesprūst balss rīklē, un tad no tā nav nekāda labuma. Laikam es esmu saslimusi ar kukarambu. Sakiet, man tikai vienu, vai tā ir lipīga? Ārsts palūkojās Pepijas veselīgajā sārtajā sejā un teica. Man šķiet, tu esi veselīgāk par daudziem citiem. Esmu pārliecināts, ka tu neesi saslimusi ar kukarambu. Pepija dedzīgi satvēra ārsta roku. Tātad tomēr tāda slimība ir, vai ne? Nē, ārsts atteica. tādas nav. Bet ja tāda arī būtu, esmu pārliecināts, ka tev tā nepieliktu. Pepija izskatījās drūma, viņa dziļi palocīja celīšus atvadīdamās no ārsta. Un Annika darīja tāpat. Tomijs sasita papēžus. Un tad viņa atkal devās pie zirga, kas viņus gaidīja pie ārsta dārza žoga. Netālu no ārsta mājas atradās kāda 3 stāvu māja. Augšējā stāvu logs bija atvērts, Pepija norādīja uz to un sacīja. Es nemaz nebrīnītos, ja tur atrastos kukaramba. Es uzrāpšos augšā un paskatīšos. Žigli viņa uzrāpās pār notekas cauruli. Nonākusi vienā līmenī ar logu, viņa palaida rokas vaļā un, pašūpojusies gaisā, ieķērās pie paloces. Meitene ar rokām parāvās uz augšu un iebāza iekšā galvu. Istabā pie loga sēdēja 2 dāmas un tērgāja. Uzminiet, vai viņas jutās pārsteigtas, kad piepaši virs palodzes parādījās sarkanmataina galva un kāda balss sacīja. Skatos, vai tur iekšā neatrodas kukaramba. Abas dāmas aiz bailēm iekliedzās. Vai dieni, ko tu tur runā, bērns? Vai kaut kas pasprucis vaļā? Nu, tieši to es jau gribētu zināt. Pepija pieklājīgi atteica. Vai varbūt viņš atrodas pagultē, vai viņš kož? Viena dāma iekliedzās. Man gandrīz tā liekas, viņam ir lieliski dzerokļi. Pepija atteica. Abas dāmas cieši pietvērās viena pie otras. Pepija ieinteresēta palūkojās apkārt, bet beidzot skumīgi sacīja. Nē, te nav pat kukarambas spalviņas, piedodiet, ka iztraucē. Man tikai likās, ka jāpavaicā, kad es te nejauši gāju garām. Viņa atkal nošļūca lejā pa notekas cauruli. Bēdīgi, viņa teica Tomijam un Annikai. Šajā pilsētā nav kukarambas, jāsim atpakaļ uz mājām. Un to viņi darīja. Kad viņi nokāpa no zirga pie verandas, Tomijs gandrīz samina mazu vabolīti, kas rāpoja pa smilšainu taciņu. Ai, piesagies vabole! Pepija izsaucās. Viņi visi 3 noliecās, lai apskatītu vabolīti. Tā bija mazītiņa ar zaļiem spožiem spārniņiem. Cik tā ir skaista! Diezin, kas tā par vabolīti? Annika prātoja. Mēslu vabola tā nav, Tomijs paskaidroja. Arī maija vabola tā nav, sacīja Annika. Briežu vabola arī ne. Es nu dienu vēlētos zināt, pie kādas sugas tā pieder.
Pepijas sejā atmirdzējās laimīgs smaids. Es zinu, tie kukarambas sugas. Vai tu par to esi droša? Tomijs šaubīdamies vaicā. Vai tu domā, ka es nepazīšu kukarambu, ja to redzēšu? Pepija atcita. Savu mūžu nesmu redzējis kaut ko tik kukarambisku. Viņa piesardzīgi pavirzīja vabolīti drošākā vietā, kur neviens to nevarēja samīt. Mana mīļā saldā kukaramba, viņa teica. Es taču zināju, ka beidzot tevi atradīšu. Jocīgi gan, mēs traucāmies pa visu pilsētu meklēdami kukarambu, bet izrādās, ka tā visu laiku bijusi pie manas savrupējas vistas kāja. Pepija kārto jautājumu sportu. Garās lieliskās vasaras brīvdienas kādā dienā beidzās, un Tomijs un Annika atkal gāja skolā. Pepija joprojām atzina, ka viņa ir pietiekami skolota arī bez iešanas skolā un nedomātu spērt savu kāju skolā, iekams pienākšot diena, kad viņa visādā ziņā gribēšot iemācīties pareizi uzrakstīt vārdu jūras slīmība. Bet tā kā es nekad neslimoju ar jūras slīmību, pagaidām man par šo vārdu rakstību nav ko uztraukties, viņa piebilda. Un ja man tomēr kādreiz uzbruktu šī slimība, tad būtu daudz kas cits, ko darīt, nekā burtot šos vārdus. Man gan liekas, tev jūras slimība nekad neuzbruks, Tomijs apgalvoja, un viņam bija taisnība. Pepija bija burājusi tālu, jo tālu pa jūrām kopā ar tēvu, iekams viņš kļuva par nēģeru karali un Pepija nokļuva saurupmājā vistas kāja. Bet ar jūras slimību viņa nekad nebija slimojusi. Lāgiem Pepija uzjautrinājās, jādalēdama un paņemdama Tomiju un Anniku pēc skolas beigām. Tomiju un Anniku tas ļoti iepriecināja. Viņiem gaužām patika jāt un patiesi, ne jau daudzi bērni varēja no skolas aizjāt uz mājām. Paklau, Pepija, atjāj mums pakaļ pēcpusdienā, reiz sacīja Tomijs, kad viņš un Annika pēc brokastu starpbrīža steidzās atpakaļ uz skolu. Jā, dari to, jo šodien ir diena, kad Rosenblūma jaunkundze izdalīs dāvanas labiem un čakliem bērniem. Rosenblūma jaunkundze bija veca, bagāta dāma, kas dzīvo šajā mazajā pilsētiņā. Par savu naudu viņa gan baidījās, tomēr vienreiz katrā ceturksnī ieradās skolā un izdalīja bērniem dāvanas. Ne jau visiem, ak nē, dāvanas saņēma tikai ļoti labi un čakli bērni. Un, lai Rosenblūma jaunkundze noskaidrotu, kuri bērni tiešām bija labi un čakli, viņa pirms dāvanu izdalīšanas noturēja garu pārbaudi, tāpēc visi mazās pilsētiņas bērni dzīvoja mūžīgās bailēs no Rosenblūma jaunkundzes, jo vienmēr, kad viņi grasījās mācīties mājas uzdevumus un tieši sēdēja un gudroja, vai vispirms neizdomāt kaut ko jaukāku, viņu māmuļas vai tēvis sacīja: neaizmirstiet Rosenblūmas jaunkundzi, un tas nu dien bija briesmīgs kauns, jo tajā dienā, kad Rosenblūma jaunkundze izdalīja skolā dāvanas, skolēni pārnāca mājās pie vecākiem un mazākiem brāļiem un māsām un nepārnesa ne naudiņus, ne saldumu kārbu, pat ne apakšsvārkus. Jā, tieši apakšsvārkus, jo Rosenblūma jaunkundze dalīja arī drēbes trūcīgākiem bērniem. Taču, lai cik trūcīgs būtu skolēns, ja viņš neprata atbildēt uz Rosenblūmas jaunkundzes jautājumiem, cik centimetru ir vienā kilometrā, tad nekā nedabūja. Jā, nu dien, nebija nemaz jābrīnās, ka šīs mazās pilsētiņas bērni dzīvoja mūžīgās bailēs no Rosenblūma jaunkundzes. Viņa baiļojās arī no Rosenblūma jaunkundzes zupas, jo Rosenblūma jaunkundze lika visus bērnus izmērīt un nosvērt, lai pārbaudītu, vai kāds nav pārlieku novājējis, vai arī nav dabūjis paēst mājās. Visi šādi nonīkuši bērni brokastu starpbrīžos varēja iet pie Rosenblūma jaunkundzes un dabūt lielu šķīvi zupas. Tas jau nu būtu bijis lieliski, ja vien zupā nebūtu daudz pretīgu graudu, tie mutē bija tik lipīgi. Bet nu bija pienākusi lielā diena, kad skolā ieradīsies Rosenblūma jaunkundze. Mācības beidzās agrāk nekā parasts, un bērni pulcējās skolas pagalmā. Pagalma vidū bija nolikts liels galds, un pie tā sēdēja Rosenblūma jaunkundze. Par palīgu viņai bija pielikti 2 rakstītāji, kas visu par bērniem uzrakstīja, cik daudz viņi svēr, vai prot atbildēt uz jautājumiem, vai ir trūcīgi, un viņam nepieciešamas drēbes,
vai uzvedībā viņiem labas atzīmes, vai mājās viņiem ir mazāki brāļi un māsas, kam arī nepieciešamas drēbes. Jā, jautājumiem, kurus Rosenblūma jaunkundze uzdeva, nebija gala. Uz galda viņas priekšā atradās kārba ar naudu, daudzas saldumu turzas un veselas kaudzes apakšsvārku un zeķu un vilnas bikšu. Visi bērni, lai stājas rindā, Rosenblūmas jaunkundze sauca. Pirmajā rindā tie bērni, kam mājās nav brāļu un māsu, otrajā tie, kam ir 1 vai 2 brāļi vai māsas, un trešajā, kam vēl vairāk. Jo Rosenblūma jaunkundze visur ievēroja kārtību, un tas jau arī bija taisnīgi, ka tie bērni, kam mājās bija vairāki brāļi un māsas, dabūja lielākas saldumu turzes nekā tie, kam brāļu un māsu nebija. Un tad sākās pārbaude. Ai, kā bērni trīsēja. Tie bērni, kas neprat atbildēt, vispirms tika nostādīti kaktā, lai nokaunētos, un pēc tam gāja mājās pavisam tukšām rokām. Tomijs un Annika skolā bija ļoti kārtīgi. Un tomēr Annikai lente matos trīsēja aiz uztraukuma, kad viņa stāvēja blakām Tomijam, un Tomijas seja kļuva bālāka un bālāka, jo vairāk viņš tuvojās Rosenblūma jaunkundzei. Tieši tajā brīdī, kad pienāca viņa reize atbildēt, rinda, kurā stāvēja bērni vieninieki, pēkšņi sakustējās. Kāds piedās bērniem vidū, un tas nebija neviens cits kā Pepija. Viņa pavirzīja bērnus sāņus un gāja tieši pie Rosenblūma jaunkundzes. Atvainojiet, viņa sacīja, bet es nebiju klāt no sākuma. Kurā rindā jāstāv, ja kādam nav 14 brāļu un māsu, no kuriem 13 ir mazi palaidņu puikas? Rosenblūma jaunkundze izskatījās visai sapīkusi. Stāv pagaidām tur, kur esi, viņa atteica, bet man liekas, ka tev drīz noliks tur, kur jāstāv bērniem un jānokaunās. Un tad rakstītāji pierakstīja Pepijas vārdu, un viņu nosvēra, lai redzētu, vai viņai nav nepieciešama zupa, bet Pepija svēra par 2 kilogrami vairāk nekā vajadzētu. Zupu tu nesaņemsi, Rosenblūma jaunkundze stingri sacīja. Dažkārt cilvēkam laimējas, Pepija sacīja. Tagad tikai atliek tikt vaļā no ņieburu un apakšbruņķiem, tad cilvēks varēs uzelpot. Rosenblūma jaunkundze viņā neklausījās. Viņa sēdēja un meklēja pareizrakstības vārnīcu, kādu grūtu vārdu, ko Pepijai vajadzētu uzrakstīt. Paklau, meitēn, viņa beidzot sacīja, pasaki man, kā tu rakstīsi vārdus jūras slimībām. Labprāt, Pepija atteica, jūras slimība. Rosenblūma jaunkundze saldenskābi pasmaidīja. Ak, šitā, bet pareizrakstības vārnīcā ir gluži citādi. Nu, tad jau tev varen laimējies, ka uzzināja, kā es to rakstu. Es vienmēr esmu rakstījusi jūras slimība, un labi vien bijis. Pierakstiet, Rosenblūma jaunkundze sacīja rakstītājiem, un drūmi saknieba lūpas. Jā, dariet to, Pepija piebilda. Pierakstiet, kā es teicu, un palūkojiet, lai pareizrakstības vārnīcā pēc iespējas ātrāk izdarītu labojumu. Bet tagad, mīļā meiten, sacīja Rosenblūmas jaunkundze, atbildi man, kad nomira Kārlis 12. Vai arī viņš tagad miris? Pepija izsaucās. Vai dienu skumīgi, ka tagad mirs tik daudz cilvēku? Esmu pārliecināta, ka tas nekad nenotiktu, ja viņš nebūtu saslepinājis kājas. Pierakstiet, Rosenblūma jaunkundze pavēlēja ledainā balsī. Jā, dariet to nu dien, Pepija piebilda. Un pierakstiet arī, ka asins dēles ir labas, ja pieliek pie miesas. Un ejot gulēt, jāiedzer silta petrolē, tā uzmundrina. Rosenblūma jaunkundze paskurināja galvu. Kāpēc zirgiem ir maigi dzērokļi? Viņa nopietni jautā. Ei, nu vai tiešām tu par to esi pārliecināta? Pepija domīgi atbildēja. Starp citu, paprasi to viņam pašam. Tur viņš stāv! Viņa sacīja, norādīdama uz savu zirgu, kuru bija piesējusi pie koka. Viņa apmierināta smējās. Cik labi, ka es viņu paņēmu līdzi, Pepija atsāka. Citādi tu nekad neuzzinātu, kāpēc viņam ir maigi dzerokļi, jo man atklāti sakot, par to nebija ne mazākās jausmas, un es arī par to nejautāju. Rosenblūma jaunkundzes mute bija tagad gluži kā plāna svītriņa. Kaut kas nedzirdēts. Pavisam nedzirdēts, viņa izsaucās. Jā, man arī tā liekas, Pepija apmierināti noteica.
Ja es vēl joprojām būšu tik zinoša, tad no sārtām vilnas biksēm vaļā netikšu. Pierakstiet to, Rosenbluma jaunkundze teica rakstītājiem. Neliecieties traucēties, man patiesībā šādas sārtas vilnas bikses nemaz nevajag, Pepija aizrādīja. Par tām es nedomāju, bet jūs varat pierakstīt, ja man jāizsniedz lielu turzu konfekšu. Vēl pēdējais jautājums, Rosenbluma jaunkundze teica, un viņas balss skanēja tik dīvaini salti. Jā, plāj tik vaļā, Pepija mudināja. Man šitāds jautājums sports patīk. Vai tu vari atbildēt uz šādu jautājumu? Rosenbluma jaunkundze sacīja. Pēram un Polam ir jādala torte. Ja Pērs dabū 4. daļu, ko dabū Pols? Durien vēderā, Pepija sacīja un pievērsusies rakstītājiem pavisam nopietni piebilda. Pierakstiet to, ka Pols dabūs durien vēderā. Tad Rosenbluma jaunkundze bija beigusi Pepiju iztaujāt. Tu esi pats stulbākais un nepatīkamākais bērns, kādu es esmu satikusi. Ej tūdaļ kaktā, kur stāv tie, kam jānokaunās. Pepija paklausīgi mēmuroja uz kaktu, bet klusi un nikni turpināja. Netaisni, es taču pratu atbildēt uz jebkuru jautājumu. Paspērus dažus soļus, viņa pēkšņi kaut ko iedomājos, un ar elkoņiem izlauza savu ceļu atpakaļ pie Rosenbluma jaunkundzes. Piedodiet, viņa sacīja, bet es aizmirsu uzdot savu krūšu platumu un augstumu virs jūras līmeņa. Pierakstiet to, viņa uzsauca rakstītājiem. Ne jau tāpēc, ka es gribētu uz upu, nepavisam ar ne, bet grāmatvedībā taču jābūt kārtībai. Ja tu tūdaļ neiesi un nenostāsies rindā, kurā stāv tie, kam jānokaunās, tad teikšu tev, ka zinu kādu mazu meiteni, kas drīz dabūs kārtīgas sukas. Rosenbluma jaunkundze brīdināja. Nabaga meitenīte, Pepija atteica. Kur viņa ir? Sūti viņu pie manis un es viņu aizstāvēšu. Pierakstiet to. Un tad Pepija aizgāja un apstājās pie bērniem, kuriem bija jānokaunās. Tur noskaņa bija nomākta. Daudzi bērni raudāja un šņukstēja. Viņi domāja, ko teiks vecāki un brāļi un māsas, kad viņi pārnāks mājās bez naudas un konfektēm. Pepija pameta skatienu uz raudošajiem bērniem un pāris reižu norīstījās. Tad viņa sacīja, paklau, izkārtosim pavisam īpašu jautājumu sportu. Bērni uzreiz izskatījās mazliet mudrāki, bet viņi lāgā nesaprata, ko Pepija gribēja sacīt. Nostājieties 2 rindās, Pepija teica. Visi tie, kas zina, ka Kārlis 12. ir miris, vienā rindā, un tie, kas vēl nav dzirdējuši par viņa nāvi, 2. rindā. Bet tā kā visi bērni zināja, ka Kārlis 12. ir miris, tad iznāca tikai 1 rinda. Tas neder, Pepija sacīja. Jābūt vismaz 2 rindām, ciet nekas labs nesanāks. Pavaicājiet Rosenbluma jaunkundzei, tad dzirdēsi. Pepija padomāja. Tagad es zinu, viņa beidzot sacīja. Visi izglītotie palaidņi nostājas vienā rindā. Un kas stāvēs 2. rindā? Pavaicāja kāda maza meitenīte, kas negribēja atzīties, ka viņa ir izglītota palaidne. 2. rindā nostāsimies mēs, kas vēl nav pilnīgi izglītoti palaidņi, Pepija paskaidroja. Pie Rosenbluma jaunkundzes galda pārbauda ritēja pilnā sparā. Lāgu lāgiem kāds mazs, raudu pārņemts skolēns aizklumzāja pie Pepijas bariņa. Tagad sāksies pats grūtākais, Pepija sacīja. Tagad mēs redzēsim, vai jūs kārtīgi esat lasījuši savas mācību grāmatas. Viņa pievērsās mazam kaustam puišelim zilos svārciņos. Paklau, tu nosauc kādu mirušo, viņa sacīja. Puišelis izskatījās mazliet izbrīnījies, tomēr atteica. Vecā Petersona kundze 57. numurā. Nu redzi! Varbūt zini vēl kādu? Pepija vaicāja. Nē, to puišelis nezināja, tad Pepija izveido rokas kā tauri un skaļi čukstēja. Cigons Zidovs, Kārlis 12. Pēc tam Pepija jautāja pēc kārtas visiem bērniem, vai viņi zina, kas ir miris, un visi atbildēja. Vecā Petersona kundze 57. numurā un Kārlis 12. Šī pārbauda izrādās norit necerēti labi, Pepija sacīja. Tagad tikai pavaicāšu vēl kaut ko. Ja Pēram un Polam jādala torte, taču Pērs te par ko negrib torti, bet apsēžas kaktā un grauž sausu ceturdaļu, kuram tagad jāuzupurēs un jāpēd visa torte? Polam! Visi bērni sauc.
Diez vai tik dušīgi bērni kā jūs būtu vēl kaut kur atrodami, Pepija prātoja. Bet nu jums jāsaņem atalgojums. Viņa izvilka no kabatām veselu kaudzi zelta monētu, un katrs bērns dabūja vienu zelta naudas gabalu. Katrs bērns dabūja arī lielu turzu konfekšu, ko Pepija izvilka no savas mugursomas. Un tad nu gadījās tā, ka to bērnu vidū, kuriem bija jānokaunās, valdīja liela līksmība. Un, kad Rosenblūmas jaunkundzes pārbauda bija beigusies un visi devās uz mājām, visžiglāk traucās tie bērni, kuri bija stāvējuši kauna kaktā, bet vispirms viņi visi spiedās ap Pepiju. Paldies, mīļā Pepija! Paldies par naudu un konfektēm! Viņa teica. Lūdzu, nav pa ko pateikties, bet kā es jūs paglābu no sārtām vilnas biksēm, to gan nekad neaizmirstiet. Pepija tiek ielūgta uz kafiju. Tomija un Annikas māmiņa gribēja ielūgt uz kafiju dažas dāmas, un tā kā viņa bija sacepusi cepumus pietiekami daudz, viņa domāja, ka Tomijs un Annika te pašā reizē varētu ielūgt arī Pepiju. Viņa bija iedomājusies, ka tā viņai būs ar saviem bērniem mazāk raižu. To izdzirduši Tomijs un Annika no sirds nopriecājās un tūdaļ aizskrēja pie Pepijas, lai ielūgtu viņu ciemos. Pepija staigā pa dārzu un ar vecu sarūsējušu leikanu laistīja savas nīkulīgās puķes, kas vēl bija palikušas dārzā. Tā kā tieši tobrīd no debesīm aumaļām gāza lietus, tad Tomijs ieteica, ka tāda laistīšana esot pagalam nevajadzīga. Jā, tev viegli runāt, Pepija īgni atteica. Bet es visu nakti biju nomodā un priecājos, ka drīz varēšu celties augšā un sākt laistīšanu. Tāpēc es neļaušu, lai mani aizkavē neliels lietutiņš, iegaumē to. Bet Annika paziņoja šo burvīgo jaunumu par kafijas dzeršanu. Uz kafiju? Mani? Iekliedzās Pepija un kļuva tik nervoza, ka rožu krūma vietā aplaistīja Tomiju. Ai, kā nu būs? Ak, cik es esmu nervoza! Padomā tikt, ja nu es nemācēšu uzvesties. Mācēsi gan, mierināja Annika. Es vis tik pārliecināta par to, Pepija teica. Tici man, es pulos cik jaudas, bet vairākas reizes esmu manījusi, cilvēki uzskata, ka es neprotu uzvesties, kaut arī esmu uzvedusies tik labi, cik vien iespējams. Uz jūras laba uzvedība mums nebija no liela svara, bet es apsolu, ka šodien uzvedīšos kā nākas, lai jums manis dēļ nav jākaunās. Jauki, noteica Tomijs, un viņa lietum līstot atkal aiztraucās mājās. Neaizmirsti, pēcpusdien 3:00. Paglūnējusi pa lietus sarga apakšu uzsauca Annika. 3:00 pēcpusdienā pēc Setergrēnu ģimenes saurupmājas kāpnēm augšu kāpa ļoti smalka jaunkundze. Tā bija Pepija Garzeķe. Pārmaiņas pēc viņa matus bija atlaidusi vaļā un tie kā lauvas krēpes ieskāva viņas galvu. Lūpas viņa bija nokrāsojusi koši sarkanas, ar sarkanu krītu, un vēl viņa ar soderējiem bija iezīmējusi uzacis. Tāpēc paskats bijis gluži draudīgs. Ar sarkano krītu viņa bija nokrāsojusi arī nagus un kurpēm piesējusi lielus zaļus pušķus. Nu, vai es nebūšu pati smalkākā šajās viesībās? Zvanīdama pie durvīm viņa apmierinātam nomurmināja. Setergrēnu ģimenes viesistabā sēdēja 3 lepnas dāmas, Tomijs un Annika un viņu māmiņa. Bija klāts brīnišķīgs kafijas galds un kamīnā kūrās uguns. Dāmas mierīgi un rimti savā starpā sarunājās, un Tomijs un Annika sēdēja uz dīvāna un skatījās albumu. Noskaņa bija bezgala mierīga, bet piepeši šis miers tika iztraucēts. Pie ieročiem! No priekšnama atskanēja griezīgs sauciens, un nākamajā acu mirklī uz sliekšņa stāvēja Pepija Garzeķe. Viņa bija visaukusi tik skaļi un tik negaidīti, ka dāmas vai nu tiesas salēcās. Nodaļā uz priekšu marš! Skanēja nākamais sauciens, un stingrā solī Pepija devās pie Setergrēna kundzes. Nodaļa stāt! Un Pepija apstājās. Rokas izstiet uz priekšu 1, 2! Viņa iebļāvās un ar abām rokām satverdama Setergrēnas kundzes roku, kuru sirsnīgi saspieda. Saliek ceļus! To izklīgusi viņa skaisti pakniksēja, bet uzsmaidījusi Setergrēnas kundzei viņam normālā balsī sacīja. Es patiešām esmu kautrīga
Un ja es nevarētu runāt komandiera tonī, tad stāvētu priekšnamā klīrētos un neuzdrošinātos nākt iekšā. Pēc tam pieskrējusi klāt pārējām dāmām, viņa nobučoja tās uz vaiga. Cik šarmanti man ir tas gods! Viņa sacīja, jo reiz bija dzirdējusi kādu smalku kungu tās sakām dāmai. Pēc tam Pepija apsēdās vislabākajā krēslā, kāds vien bija istabā. Setergrēna kundze bija domājusi, ka bērni dzīvosies augšā Tomija un Annikas istabā, bet Pepija mierīgi palika sēžam, uzsitusi sev pa ceļiem un uzmetusi skatienu kafijas galdam. Viņa noteica: Galds nudien ir glīts, kad mēs sāksim? Tajā pašā mirklī ienāca Ella, ģimenes mājkalpotāja, ar kafijas krūzi un Setergrēnas kundze sacīja: Lūdzu! Kurš pirmais? Iebrēcās Pepija un divos lēcienos bija klāt pie galda. Saraususi uz šķīvja tik daudz cepumu, cik vien varēja pagrābt, iemetusi kafijas tasē 5 cukurgraudus un ielējusi tajā pusi krējuma kanniņas, viņa pēc tam ar savu laupījumu atkal apsēdās krēslā. Pirms dāmas bija vēl paguvušas pienākt pie galda. Izstiepusi kājas, Pepija novietoja šķīvi uz kāju pirkstgaliem. Pēc tam viņa cītīgi dzēra kafiju un stūķē mutē tik daudz cepumu, ka nebūtu spējusi izdvest ne vārda, lai cik ļoti arī censtos. Vienā paņēmienā cepumu šķīvis bija tukšs. Viņa piecēlās, uzsita pa šķīvi gluži kā pa tamburīnu un tad piegāja pie galda, lai paraudzītos, vai vēl nav palikuši kādi cepumi. Dāmas ar nepatiku nolūkojās Pepijā, bet viņa to nemanīja. Savā nodabā pļāpādama viņa apgāja apkārt, galdam paķerdama gan te, gan tur pa cepumam. Tas nudien ir laipni, ielūk mani viesos, viņa teica. Es nekad vēl nebiju aicināta uz kafijošanu. Uz galda stāvēja liela krējuma torte. Tās viducis bija rotāts ar sarkanām konfekšu šķēlītēm. Salikusi rokas uz muguras, Pepija stāvēja un lūkojās uz to. Piepeši viņa pieliecās un ar lūpām satvēra konfektes gabaliņu, bet viņa pieliecās mazliet pa strauju un tad atkal pacēla galvu, visa seja bija nomūrēta ar krējumu. Pepija smējās. Tagad mēs varam spēlēt aklās vistiņas, ja es nudien esmu akla vistiņa par baltu velti. Es nenieka neredzu. Izbāzusi mēli, viņa nolaizīja visu krējumu. Jā, šitā bija viena trakot nelaime, viņa sacīja. Un torta tik un tā ir pa galam, tāpēc būs labāk, ja es to uz vietas apēdīšu. Un tas tika izdarīts. Ar tortes lāpstiņu Pepija metās klāt tortē, un īsā laika sprīdī bija nozdusi visa torte. Pepija apmierināta papliķēja savu vēderu. Setergrēna kundze uz brīdi bija izgājusi ārā, tāpēc neko nezināja par nelaimi ar torti, bet pārējās dāmas bargi vērās Pepijā. Viņas jau arī būtu gribējušas nogaršot gabaliņu. Pepija manīja, ka dāmas ir neapmierinātas un nolēma tās uzmundrināt. Jums nevajag tās kumšīs nieka kļūmes dēļ, Pepija mierināja. Galvenais, ka cilvēks ir vesels un kafijas svinībās ir jāvelta jautrībai. Ātri paķērus cukuru trauku, viņa visu cukuru graudus izbēra uz grīdas. Nu, vai zināt, kas tad tas? Viņa spalgi iekliedzās. Kā es varēju tā kļūdīties? Es domāju, ka tas ir beramais cukurs, vai saprotat? Bet, ja ķibele ir notikusi, tad tur nekā nevar darīt. Te par laimi atliek tikai viens. Ja nu gadījies izbērt graudu cukura, tad tas ir jāsasmalcina. To teikusi, viņa paņēma smalkā cukura trauciņu, kas arī stāvēja uz galda, uzbēra nedaudz smalkā cukuru uz mēles un spēcīgi košļāja. Tālūk, viņa noteica. Ja nelīdzēs šitas, tad nelīdzēs itin nekas. Pēc tam, paņēmusi cukura trauciņu, viņa izkaisīja uz grīdas krietnu daudzumu smalkā cukura. Iegaumēt labi, šis ir smalkais, ja beramais cukurs, viņa teica. Tāpēc man ir pilnas tiesības to kaisīt. Es gribētu zināt, kam gan citam kaisāmais cukurs īsti domāts. Vai esat manījušas, cik jancīgas ir sajūta, kad staigā pa grīdu, kas nobērta ar smalko cukuru? Viņa jautāja dāmām. Tomēr jautrāk, saprotat, ir staigāt basām kājām. Viņa turpināja runāšanu un novilka zeķis un kurpes. Es domāju, ka jums arī vajadzētu pamēģināt, jo pasaules nav nekā uzjautrinošāka, to es varu apgalvot. Bet te istabā ienāca Setergrēnas kundze un ieraudzījusi izbārstīto cukuru, saņēma Pepiju stingri pie rokas un aizveda viņu pie dīvāna, kur sēdēja Tomijs un Annika. Pēc tam viņa pati aizgāja un apsēdās pie dāmām un piedāvāja vēl kafiju. Tortes nozušana no galda viņu vienīgi iepriecināja.
Viņa nodomāja, ka ciemiņiem tā tik ļoti garšojusi, ka tie visu ir apēduši. Pepija, Tomijs un Annika mierīgi sarunājās sēdēdami uz dīvāna. Kamīnā sprakšķē uguns. Dāmas dzēra otru kafijas tasi un istabā atkal valdīja miers un omulība. Un kā jau tas dažkārt gadās, tādās kafijas dzeršanas reizēs dāmas sāka aprunāt savas mājkalpotājus. Diez cik labas vis nebija tās mājkalpotājus, kuras dāmas bija pieņēmušas, jo viņas bija par tām stipri nemierā, un viņas visas bija vienisprātis, ka vispār nevajadzētu pieņemt mājkalpotājus. Daudz labāk būtu darīt visu pašām, jo tad tu vismaz vari būt droša, ka darbs tiks padarīts kārtīgi. Pepija sēdēja uz dīvāna un klausījās, un kad dāmas kādu brīdi bija runājušas, viņa ieteicās. Manai vecāji mammai bija mājkalpotāja, kuru sauca par Mālinu. No augstuma viņos pēdām bija uzmetušies bumbuļi, bet citādi nebija nekādas vainas. Vienīgi nepatīkami bija tas, ka līdz ko atnāca ciemiņi, viņa skrēja tiem klāt un koda kājās un rēja. Ai, kā viņa rēja, tā, ka skanēja pa visu kvartālu, bet tā bija viņai vienīgi rotaļa, lai gan ciemiņi to nekad nesaprata. Reiz pie vecās mātes ciemos ieradās cienījama mācītāja kundze, un Mālina tikko bija pieņemta darbā, un kad Mālina metās viņai klāt un iecirta zobus apakštilbā, mācītāja kundze dikti skaļi iegaudojās, un tas Mālinu tik briesmīgi izbiedēja, ka viņa sakoda zobus vēl ciešāk, bez tam nevarēja tos laist vaļā. Viņa sēdēja iecirtusi zobus mācītāja kundzes kājā līdz pat piekdienai. Tā nu dienu vecai mātei vajadzēja mizot kartupeļus pašai, bet tad tie arī tika nomizoti kārtīgi. Viņa mizot tik čakli, ka beigusi mizot, viņa neatrada vairs nevienu pašu kartupelīti, vienīgi mizas. Bet kopš tās piekdienas mācītāja kundze nekad vairs nenāca pie vecās mātes, viņa nesaprata jokus. Turpretī Mālina pēc savas dabas bija priecīga un pilna humora, lai gan dažreiz viņa bija viegli aizvainojams cilvēks, tas nav noliedzams. Reiz, kad vecā māte iebāz viņa ausī dakšiņu, viņa augu dienu staigāja sabozusies. Paskatījusies apkārt, Pepija laipni pasmaidīja. Nu jā, tas bija pa Mālinu, jā. Viņa noteica, virktinādama pirkstu īkšķus. Dāmu sejas bija tādas, it kā viņas nekā nebūtu dzirdējušas. Viņas turpināja sarunu. Ja mana roze vispār būtu tīrīga, teica Bergrēnas kundze, tad es iespējams varētu viņu paturēt, bet viņa ir īsts sivēns. Tad jums būtu vajadzējis redzēt Mālinu, Pepija iekrita starpā. Vecā māte sacīja, ka Mālina esot bijis tāda sušķa, ka prieks skatīties. Viņa ilgu laiku uzskatīja Mālinu par neģeru meiteni, jo āda tai bija tik ļoti melna. Tomēr patiesībā tas bija no visīstākajiem netīrumiem. Un reiz kādā pilsētas viesnīcā viņa dabūja pirmo godalgu par melnumiem aiz nagiem. Jā, posts un bēda, kāds sušķis bija tas cilvēks, Pepija priecīgi piebilda. Setegrēna kundze uzmeta viņai bargu skatienu. Vai varat iedomāties, ierunājas Grānberga kundze. Nesen kādu vakaru, kad manai Britai vajadzēja iet ciemos, viņa bez jebkādas prasīšanas uzvilka man uz zilo zīda kleitu. Vai tas nav nekaunības kalngals? Kā tad nu dien? Pepija piebalso. Kā dzirdu, kad viņai lielos vilcienos ir tāda paša kaluma cilvēks kā Mālina. Vecai mātei bija rozā apakškrekls, kas viņai briesmīgi patika, bet trakākais bija tas, kā arī Mālinai tas bija tīri pa prātam, un ik mīļu rītu vecā māte ar Mālinu strīdējās, kura vilks šito mugurā šo apakškreklu. Beidzot viņas vienojās, katra to valkās ik pārdienas, lai būtu taisnīgi, bet padomā tik, cik nešpatne reizēm bija Mālina. Dažurīt viņa ieskrēja istabā, kad it nemaz nebija viņas kārta, un teica, nebūs vairs nekāda sakņu sautējuma, ja es nedabūšu rozā vilnas kreklu. Jā, ko vecā māte varēja darīt? Sakņu sautējums bija viņas mīļākais ēdiens. Nācās vien dot Mālinai kreklu, un to dabūjusi viņa izgāja virtuvē un sāka tik sparīgi stampāt dārziņu sautējumu, ka notriepa visas sienas. Kādu brīdi valdīja klusums, bet te Aleksandrensons kundze ierunājās. Pilnīgi pārliecinātais neesmu, bet man ir aizdomas, ka mana Hulda zog. Faktiski esmu pamanījusi, ka ir pazudušas dažas lietas. Mālina! Iesāka Pepija, bet Setegrēnas kundze noteikti sacīja. Labi, bērni, šo pašu acu mirkli iet augšā bērnistabā. Jā, bet es gribēju tikai pastāstīt, kā arī Mālina zaga, teica Pepija. Kā īsta žagata. Visu, kas bija un kas nebija piesiets, viņa mēģina celties augšā nakts vidū un šo to nozagt, jo citādi nebija iespējams mierīgi gulēt, teica Pepija. Reiz viņa noķiepa vecās mātes klavierus un iestuķētā savas sekretāra augšējā atvilknē. Vecā māte teica, ka Mālinai esot dikti veikli pirksti. Tagad Tomijs un Annika paņēmuši Pepiju zem rokas,
vilka viņu augšā pa kāpnēm. Dāmas dzēra trešo kafijas tasi, un Setegrēnas kundze teica: Man jau nu negribas sūdzēties par savu ellu, bet šī kalpone plēš traukus. Jā, nu diena, viņa sacīja. Te kāpņu augšgalā parādījās kāda sarkana galva. Runājot par Mālinu, teica Pepija. Jūs varbūt gribēsiet zināt, vai arī viņa mēdz plēst traukus. Jā, to noteikti var apgalvot. Trauku zišanai viņa bija izvēlusies noteiktu dienu nedēļā. Vecā māte teica, ka tas esot noticis otrdienās, un jau 5 no rīta otrdienās bija dzirdams, kā šī varenā meitene savu virtuvē un dauza traukus. Viņa bija iesākusi ar kafijas tasītēm un glāzēm un citiem sīkumiem, un pēc tam turpinājusi izdziļos šķīvjus, tad seklos un nobeigusi ar cepešpannām un zupas terīnēm. Visu priekšpusdienu virtuvē valdīja tādi blikšķi, ka prieks bija klausīties, tā stāstīja vecā māte. Un ja Mālinai pēcpusdienā palicis pāri laiks, tad viņa izgājusi salonā un ar āmurņu sadauzīja antīkos ostindiešu šķīvjus, kas karājas pie sienām. Trešdienās vecā māte pirka jaunus traukus. Noteica Pepija un nozuda bērnistabā kā ķipars kastītēm. Bet tad Setegrēnas kundzes pacietības mērs bija pilns. Uzskrējusi augšā pa kāpnēm un iesteigusies bērnistabā, viņa piegāja klāt Pepijai, kas nu pat kā apmācīja Tomiju stāvēt uz galvas. Tā kā tu nekad vairs nenāktu šurp, teica Setegrēnas kundze, ja tu tik slikti uzvedies. Pepija izbrīnīti raudzījās viņā, un viņas acis palēnām pieplūda asarām. Tā jau es domāju, viņa noteica, ka nemācēšu uzvesties, nav vairs pat censties, un es nekad nespēšu to iemācīties. Man vajadzēja labāk palikt uz jūras. Tad, papniksējusi Setegrēna kundzei, pateikusi ar dievas Tomijam un Annikai, viņa lēnām kāpa pa kāpnēm lejā. Bet nu arī dāmas grasījās iet mājās. Pepija sēdēja uz galošu plauktu un nolūkojās, kā viņas lika galvā cepures un vilka mugurā mēteļus. Žēl, ka jums nepatīk jūsu mājkalpotājs, viņa teica. Jums būtu vajadzējis tādu kā Mālina. Vecā mātais viens sacīja, ka savu mūžu nesot redzējusi tik labu kalponi. Iedomājieties, kādos Ziemassvētkos, kad Mālinai vajadzēja likt galdā vesela sīvēna cepeti, vai zināt, ko viņa izdarīja? Viņa bija izlasījusi kādā pavārgrāmatā, ka Ziemassvētku sīvēns ir jāpasniedz galdā ar savirpinātu papīru ausīs un ābolu mutē. Un nabaga Mālina neaptvēra, ka ābolam ir jābūt sīvēna mutē. Jums būtu vajadzējis redzēt viņu, kad Ziemassvētku vakarā apsējusies apteksnes priekšautu ar lielu grāmatšteinu mutē viņa ienāca istabā. Vecā mamma viņai teica: Māliņ, tu esi īsta stulbene, bet Mālina jau nespēja izdabūt ne vārda pār lūpām, lai sevi aizstāvētu. Viņa vienīgi veicināja ar ausīm, ka sarullētais papīriņš purinājās vien. Mālina pūlēs kaut ko pateikt, bet iznāca tikai tāds bļurkš, 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 un viņa nevarēja arī kost cilvēkiem kājās, kā bija radusi. Un tieši to dienu ieradās ļoti daudz ciemiņu. Jā, nabaga Mālinai nebija nekāds jaukais Ziemassvētku vakars, skumīgi noteica Pepija. Tagad dāmas bija apģērbušās un pateica pēdējās ārdievas Setegrēna kundzei, un Pepija pieskrēja viņai klāt un nočukstēja. Piedodiet, ka es nepratu uzvesties ar dievu. Pēc tam uzsviedusi galvā savu milzīgo cepuri, viņa sekoja dāmām, bet pie vārtiņiem viņu ceļi šķīrās. Pepija devās uz saurupmāju vistas kāju un dāmas uz otru pusi. Kad dāmas bija gabaliņu pagājušas, viņas izdzirdēja aizmugurē Elsas. Tur drāzās Pepija. Ticiet vai ne, bet vecā māte skuma, kad viņai vairs nebija Mālinas. Padomājiet, kādu otrdienas rītu, kad Mālina tikko bija pagūsi sasist vairāk nekā duci tējas tasīšu, viņa aizbēga uz jūru. Tā nu vecai mātei to dienu vajadzēja pašai plēst traukus, bet viņa nabadzīti jau nebija to radusi darīt, viņai rokas bija vienās tūznās. Mālinu viņa nekad vairs neredzēja, un žēl bija tik prīmā kalponis, tā stāstīja vecā māte. Tad Pepija aizskrēja, un dāmas steidzās tālāk. Bet, kad viņas bija pagājušas kādus pāris 100 metru, viņas pa labu gabalu izdzirda Pepiju, kas kliedza nopakaļ, cik vien turēja viņas plaušas. Viņa, Mālina, nekad neslaucīja netīrumu zem gultas! Pepija saņem vēstuli. Dienas aizritēja un iestājās rudens. Vispirms rudens, pēc tam ziema, gara un augsta ziema, likās tā nekad nebeigsies.
Tomijam un Annikai bija tik daudz ko darīt skolā, un ar katru aizritējušo dienu viņi jutās gurdāki, un rītos aizvien grūtāk viņiem bija piecelties. Setergrēnas kundze sāka baiļoties par viņu bālajiem vaidziņiem un slikto ēstgribu, un nelaimes galā abi bērni piepaši saslima ar masalām. Viņiem pāris nedēļu vajadzēja palikt gultā. Tās būtu bijušas briesmīgi garlaicīgas nedēļas, ja ikdienas neierastos Pepija un netaisīta trikus aiz viņu loga. Ārsts viņai lipīgās slimības dēļ bija aizliedzis iet slimo bērnu istabā, kaut arī viņa teica, ka pēcpusdienās varot saspiest ar nagiem 1 vai 2 miljardus masala baciļu. Bet taisīt trikus aiz loga viņa neviens nebija aizliedzis. Bērnistabā atradās 2. stāvā, tādēļ Pepija bija pieslējusi pie loga kāpnes. Un Tomijs un Annika, gulēdami gultā, ar lielu satraukumu gaidīja un minēja, kā šodien izskatīsies Pepija, kad parādīsies pie loga. Jo katru dienu viņa izskatījās citāda. Dažreiz viņa bija izģērbusies par skursteņslauķi, bet dažreiz ietunusies baltā palagā, bija līdzīgas pokam un dažreiz tēloja raganu. Lāgiem viņa aiz loga spēlēja jautru teātri un visas lomas tēloja pati. Un reizēm viņu uz kāpnēm vingroja, pie tam kā vingroja. Viņa stāvēja uz augšējā pakāpiena, šūpodama kāpnes uz priekšu un atpakaļ. Un Tomijs un Annika aiz bailēm kliedza, jo domāja, ka Pepija, kuru katru aci mirkli velsies lejā, bet tas nenotika. Kad viņa kāpa zemē, tad dariet to vienmēr ar galvu lejup, lai Tomijam un Annikai būtu mazliet jautrāk. Katru dienu viņa gāja uz pilsētu un pirka ābolus un apelsīnus un konfektes. Visu to viņa salika grozā, sasēja grozu ar auklu, un tad Nilsona kungam vajadzēja uzvilkt grozu augšā pie Tomija, kurš atvēra logu un saņēma grozu. Dažreiz Nilsona kungs atnesa vēstuli, kad Pepija bija aizņemta un pati nevarēja ierasties, bet bieži tas negadījās, jo Pepija augas dienas stāvēja uz kāpnēm. Dažreiz viņa piespiedusi degunu pie loga rūts, pārgrieza acis, šausmīgi vaipstījās un teica Tomijam un Annikai, ka viņi katrs saņems zelta naudiņu, ja tā nesmiesies. Bet tas nebija iespējams. Tomijs un Annika tā smējās, ka tikko neizvēlās no gultas. Pamazām viņi atveseļojās un drīkstēja celties. Bet ak vai, viņi bija tik bāli un vāji. Pepija pirmās dienas pēc viņu piecelšanās sēdēja kopā ar viņiem virtuvē, skatījās, kā viņa ēd biezputru. Proti, viņai vajadzēja ēst biezputru, bet tas nekādi neveicās. Viņu māmiņa kļuva pavisam nervoza, raugoties, kā viņa niekojas. Ēdiet taču biezputru, tā ir tik garšīga, viņa sacīja. Annika mazliet pamaisīja ar karoti šķīvī, bet juta, ka ne par ko nedabūs biezputru lejā. Kādēļ man tā īsteni jāēd? Viņa žēlabaini sacīja. Kaut gan tu vari jautāt tik muļķīgi, Pepija rājās. Ja tu neēdīsi garšīgo biezputru, neaugsi liela un stipra. Un ja tu nebūsi liela un stipra, nevarēsi piespiest savus bērnus, ka tev tādi būs, lai viņi ēstu garšīgo biezputru. Nē, Annika, tas neder. Ja visi izturēsies tā kā tu, tad jau visā zemē sāksies vislielākā nekārtība biezputras ēšanā. Tomijs un Annika katrs apēda 2 karotes biezputras. Pepija viņos noraudzījās ar lielu līdzjūtību. Jums vajadzētu kādu laiciņu pabūt uz jūras, viņa teica, šūpodamās krēslā, uz kura sēdēja. Tad jūs drīz vien iemācītos ēst. Atceros to reizi, kad biju uz sava tētuka kuģa, un Frīdolfs kādu rītu nespēja izēst vairāk par 7 biezputru šķīviem. Tētuks vai galvu zaudēja, Frīdolfa sliktās ēstgribas labad. Mīļais Frīdolf, tētuks teica raudulīgā balsī, baidos, ka tev būs piestusies kāda nelaba kaite. Gudrākais būs, ja tu šodien paliksi savā lažiņā, kamēr kļūsi veselāks un varēsi ēst kā citi cilvēki. Es atnākšu ietīšu tevi seigā un iedošu spēcinošu medicīnu. To sauc par medicīnu, Annika aizrādīja. Un Frīdolfs valstījās gultā, Pepija turpināja, jo viņš pats bija izbijies un prātoja, kas tā varētu būt par nelabu kaiti, kas viņam uzbrukusi. Ja viņš bija varējis izēst tikai 7 biezputras šķīvjus, viņš tieši gulēja un prātoja, nespēja nodzīvos līdz vakaram, kad ieradās tētuks ar spēcinošo medicīnu. Tā bija melna, nejauka medicīna, bet
Saki, ko gribi, spēcinoši tā bija. Kad Fridols bija apēdis pirmo karoti, no viņa mutes izšāvās tīri kā ugunīgas liesmas. Viņš tā iekliedzās, ka tas satricināja draiskuli no priekšgala līdz pulpei un atbalsojās 50 jūras jūdzes tālu no kuģa. Koks vēl nebija paguvis novākt galdu, kad Fridols izšāvās no kambīzes, nemitīgi skaļi brēkdams. Viņš metās pie galda un sekājās biezputru, taču izēdis 15 šķīvjus, aizvien vēl brēca pēc ēdiena, bet kad biezputra bija izēsta, kokam neatlika nekas cits kā nostāties un mest Fridolfu vaļējā mutē augstus vārītus kartupeļus, un tik līdz koks domāja beigt, tā Fridols nikni ierūcās, un koks saprata, ja viņš negrib, ka apēd viņu pašu, viņam jāturpina barot Fridolfu, bet diemžēl kokam bija palikuši tikai nožēlojami 117 kartupeļi, un iesviedis Fridolfu mutē pēdējo kartupeli, viņš aši izšāvās pa durvīm un aizslēdza tās, un tad mēs visi stāvējām ārā pie durvīm un pa lodziņu lūkojamies uz Fridolfu. Viņš ņirkstēja kā mazs izzelcis bērns, un aši citu pēc citu apēda maizes bļodu, paplāti un 15 šķīvjus. Tad viņš ķērās klāt galdam, nolauza un apēda tā 4 kājas. Viņa mutē virkuļoja zāģu skaidas, un viņš teica, ka tie esot kokaini sparģeļi. Viņam šķita, ka galda virsa ir labāka, jo tā garšojot gluži kā pati gardākā sviestmaize, ko viņš ēdis bērnībā. Tad tētuks atzina, ka Fridols izveseļosies no savas nelabās kaitas un iegājis iekšā pie viņa un teica, lai nu viņš mēģinot pagaidīt, kamēr pēc 2 stundām pienākšot pusdienu laiks un viņš dabūšot rāceņus, piezeni un speķi. Jā, kapteini, Fridols sacīja un noslaucīja muti, taču es gribu zināt vienu, kapteini, un viņa acis iespīdēs steidzības, cikos būs vakariņas un kādēļ tas nevarētu būt maķenītā agrāk. Pepija nolieca galvu uz sāniem un raudzījās uz Tomiju un Anniku un uz viņu biezputra šķīviem. Kā teicu, jūs vajadzētu pabūt mazliet uz jūras, tas izārstēt jūs slikto ēstgribu. Tieši tajā brīdī garām Setergrēna mājai pagāja pasniegs un devās uz Saurupmāju vistas kāju. Pamanījis pie loga Pepiju, viņš uzsauca: Pepija Garzeķe, tev ir vēstule! Pepija tā brīnījās, ka tikko nenovēlās no krēsla. Vēstule? Man? Īstena vēstule? Es gribu sacīt, pavisam īstena vēstule? Tā man vispirms jāredz, iekams es ticēšu. Bet tā tiešām bija īstena vēstule. Vēstule ar daudzām jocīgām pasmarkām. Lasi tu, Tomī, tev ir tā māka, Pepija sacīja, un Tomijs lasīja. Mana dārgā Pepilota, viņš lasīja, kad saņemsi šo vēstuli, jebkurā laikā vari aiziet lejā uz ostu un paraudzīties pēc draiskules, jo tagad es tomēr esmu nolēmis aizbraukt tev pakaļ un uz kādu laiciņu aizvest tevi uz Kurredutas salu. Tev taču jāredz zeme, kurā tavs tēvs kļuvis par varenu karali. Te ir tiešām mājīgi, un man liekas, ka tev te patiks. Mani uzticīgie pavalsnieki arī ļoti ilgojas redzēt princesi Pepilotu, par kuru tik daudz dzirdējuši. Tātad par to vairs nav ko runāt. Tu brauksi, tāda ir mana karaliskā un tēvišķā griba. Vienu skaļu buču un daudz sirsnīgu sveicienu sūta tev tavs vecais tēvs, karalis Efraims I Garzeķe, Kurredutas salas monarhs. Kad Tomijs bija beidzis lasīt, virtuvē iestājās dziļš klusums. Pepija dodas uz kuģi. Kādā skaistā rītā ostā iebrauca draiskule, greznot ar karogiem un karodziņiem no priekšgala līdz pulpei. Mazītiņās pilsētiņas ragu mūzikas orķestris bija nostājies krastmalā un cik vien spēja, spēlēja jauku apsveikumu melodiju. Visi cilvēki, kas dzīvoja pilsētiņā, bija sapulcējušies noskatīties, kā Pepija apsveic savu tēvu, karali Efraimu I Garzeķi. Tur stāvēja arī fotogrāfs, lai uzņemtu viņu sastapšanos. Pepija jutās tik saviļņota, ka lēkāt lēkāja un laipas vēl lāgā nebija izliktas, kad kapteinis Garzeķi un Pepija skaļu gaviļu pavadīti metās viens otram pretī. Kapteinis Garzeķe tik ļoti priecājās sastapt savu meitu, ka meta viņu gaisā vairākas reižu. Arī Pepija priecājās no visas sirds un svieda tēvu gaisā vēl vairāk reižu. Vienīgais, kas nepriecājās, bija fotogrāfs.
Viņš nekādi nevarēja lāgā uzņemt, jo vai nu Pepija vai viņas tēvs lidoja gaisā. Tomijs un Annika arī atnāca apsveikt kapteini Garzeķi, bet ak vai, cik viņi bija bāli un novārguši. Viņi taču pirmo reizi pēc slimības bija iznākuši ārā. Pepijai, protams, bija jāiet uz klāja un jāapsveic Frīdolfs un visi viņa draugi matroži. Tomijs un Annika drīkstēja viņu pavadīt. Bija tik dīvaini staigāt apkārt pa tādu garu kuģi, un Tomijs un Annika kārtīgi iepleta acis, lai visu labi apskatītu. Pepija tik cieši apskāva matrožus, ka viņi tikai pēc 5 minūtēm varēja atvilkt telpu. Pēc tam viņi uzcēla uz pleciem kapteini Garzeķi un cauri visam ļaužu pūlim aiznesa tēvu līdz pašai savrumājai vistas kāju. Tomijs un Annika roku rokā tipināja aiz viņiem. Lai dzīvo karalis Efraims! Ļaudis sauca, jo viņiem šķita, ka šī ir liela diena pilsētnes vēsturē. Pēc dažām stundām kapteinis Garzeķi jau gulēja savrumājā vistas kāja un krāca tā, ka visa māja drebēja. Virtuvē Pepija, Tomijs un Annika sēdēja pie galda, uz kura vēl atradās lielisko vakariņu paliekas. Tomijs un Annika bija gaužām klusi un domīgi. Par ko gan viņi domāja? Jā, Annika domāja par to, vai galu galā nav labāk būt mirušai. Un Tomijs sēdēja un prātoja un mēģina atcerēties, vai šajā pasaulē vispār ir kaut kas jautrs. Taču neko tādu nevarēja izdomāt. Visa dzīve galu galā ir tuksnesis, viņš atzina. Bet Pepijas noskaņa bija lieliska. Viņa papliķēja Nilsonu kungu, kas piesardzīgi staigāja šurpu turpu pa šķīviem. Viņa papliķēja Tomiju un Anniku, te viņa dziedāja, te svilpoja, lāgu lāgiem izdarīja mazus priecīgus dejas solīšus un likās nemaz nemanām Tomija un Annikas nomāktību. Cik būs lieliski atkārreiz doties jūrā, viņa sacīja. Iedomājieties, cik labi būt brīvajā jūrā. Tomijs un Annika nopūtās. Esmu gauži satraukta redzēt arī, kur tieši salu. Padomājiet tikai, cik jauki gulēt tur krastmalā un mēcēt kāju lielos pirstus tīrajā rāmajā dienvidu jūrā, un tad tikai jāatver mute, lai tajā iekristu nobriedz banāns. Tomijs un Annika nopūtās. Kāpēc jūs tā pūšat? Vai jums nepatīk mazi mīļi melni bērni? Pepija vaicāja. Kā nu ne, Tomijs atbildēja, bet mēs tikai domājam par to, kā laikam aizritēs ilgs laiks, iekāms tu atgriezīsies savrumājā vistas kāju. Jā, protams, ilgs, Pepija līgsmi atteica. Bet tāpēc es nemaz neskumstu. Man pat liekas, ka kur tu te salā ir līgsmāk. Annika pievērsā Pepijai bālu izmisušu seiņu. Ai, Pepija, kā tu domā, cik ilgi tu paliksi projām? To nav viegli pateikt. Aptuveni tā līdz Ziemassvētkiem, es domāju. Annika klusi iešņukstējās. Ei, nu sazini, Pepija atsāka. Varbūt kur tu te salā ir tik jauki, ka gribēsies tur palikt uz visiem laikiem. Hopsā! Pepija izsaucās un taisīja jaunu dejas soli. Nēģeru princese, tas nemaz nav slikts amats tādam, kam trūks skolas izglītības kā man. Tomija un Annikas acis viņu bālajās seiņās kļuva dīvainas spožas, un pēkšņi Annika nolika galviņu uz galda un sāka raudāt. Lai gan, ja tā labi padomā, negribētu palikt tur uz visiem laikiem, Pepija sacīja. Galma dzīve arī galu galā var apnikt, un tad kādā dienā es teikšu, Tomija un Annika, kā būtu, ja mēs pamestu līkumu atpakaļ uz savrupmāju vistas kāja? Ai, cik tas būtu jauki, ka tu mums tā atrakstīsi, Tomijs izsaucās. Atrakstīsi? Pepija atkārtoja. Ausis taču jums ir, es nedomāju rakstīt, es tikai gluži vienkārši pateikšu, Tomija un Annika, tagad mēs brauksim mājās uz savrupmāju vistas kāja. Annika pacēla galvu un Tomijs vaicāja, ko tu ar to gribi teikt? Ko es gribu teikt? Pepija atvaicāja. Tad jūs nesaprotat zviedru valodu, vai varbūt es esmu aizmirsus jums pastāstīt, ka jūs brauksit man līdzi uz kur tu tas salu? Man likās, ka par to jau biju minējusi. Tomijs un Annika pietraucās kājās un nostājās virtuves vidū. Viņi spēja elpoja. Un Tomijs sacīja, nerunā blēņas, māmiņa un tētuks mums to nekad neatļaus. Atļaus gan, Pepija paskaidroja. Ar jūsu māmiņas jau runāju. Savrupmājas vistas kāja virtuvē, valdīja klusums tieši 5 sekundes, bet tad atskanēja traks kliedziens. Tur aiz prieka kliedza Tomijs un Annika.
Nilson kungs, kas sēdēja uz galda un mēģināja uztriept sviestu uz savas cepures, izbrīnījies pacēla acis. Vēl vairāk viņš izbrīnījās, kad redzēja, ka Pepija un Tomijs un Annika sadavās rokās un bez jebkādas kārtības sāka dejot ap galdu. Viņi kliedza un dejoja tā, ka grieztu lampa nokrita uz grīdas. Tad Nilson kungs izsieda sviestu nazi ārā pa logu un arī sāka dejot. Vai tas patiesi ir taisnība? Vaicāja Tomijs. Kad viņi mazliet nomierinājušies, bija iekāpuši malkas kastē aprunāties par šo jautājumu. Pepija pamāja ar galvu. Jā, tas bija taisnība. Tomijs un Annika brauks līdzi uz Kurrekudetutas salu. Protams, visas pilsētiņas krustmātes nāca pie Setergrēnas kundzes un sacīja: Tu taču nedomā sūtīt savus bērnus tik tālu uz dienvidu jūru kopā ar Pepiju Garzeķi. Tā nevar būt tava nopietnība. Bet tad Setergrēnas kundze sacīja: Kādēļ es to nedarītu? Bērni slimoja un ārsts saka, viņam esot nepieciešama gaisa maiņa. Un kamēr vien es pazīstu Pepiju, viņa nekā tāda nav darījusi, kas kaitētu Tomijam un Annikai. Neviens nevar būt tik maigs pret viņiem kā Pepija. Un tomēr Pepija Garzeķe, krustmāmiņas sacīja un sarauca degunu. Tieši viņa, Setergrēnas kundze atteica. Pepija Garzeķe varbūt vienmēr neuzvedas tik smalki, bet viņa ir laba sirds. Un kādā saltā, agrīna pavasara vakarā, Tomijs un Annika pirmo reizi mūžā pameta mazītiņo pilsētiņu, lai kopā ar Pepiju dotos plašajā brīnumainajā pasaulē. Viņi visi trīs stāvēja pie margām, kad svaigais rietumvējš pacēla Draiskulas buras. Visi trīs, jā, bet varbūt pareizāk būtu teikt, ka visi pieci, jo viņiem līdzi bija arī Zirgs un Nilson kungs. Visi bērnu skolas biedri bija sapulcējušies krastmalā un gandrīz raudāja skumjām un skaudības. Rīt viņiem kā parasti būs jāiet uz skolu. Ģeogrāfijas stundās viņi mācījās par visām Dienvidjūras salām. Tomijam un Annikai tagad kādu laiku nevajadzēs mācīties. Veselība ir dārgāka par mācībām, ārsts bija teicis. Un Dienvidjūras salas viņiem tieši noderēs, Pepija piebilda. Tomija un Annikas māmiņa un tētuks stāvēja krastmalā, un kad Tomijs un Annika redzēja, ka viņi ir ar mutautiņu izslauka acis, bērnu sirdis mazliet sažņaudzās. Tomēr gan Tomijs, gan Annika jutās tik laimīgi, ka tas gandrīz sagādāja sāpes. Draiskula lēnām aizslīdēja no krasta. Tomij un Annika, kad jūs iebrauksiet Ziemeļjūrā, uzvelciet 2 svīterus un, kliedza Setergrēnas kundze. Teikuma beigas noslāpēja ārdievu saucieni, Zirga trakulīgie zviedzieni, Pepijas līgsmie kliedzieni un kapteiņa Garzeķes spēcīgā taurēšana, kad viņš šņauca degunu. Brauciens bija sācies, Draiskula burāja projām zem zvaigžņotajām debesīm, ap tās priekšgalu dejoja ledus gabali un burās dziedāja vējš. Ak, Pepī, ierunājās Annika, es jūtos tik jocīgi, man sāk likties, ka arī es gribēšu būt jūras laupītājs, kad izaugšu liela.